Paldies visiem, kas šajās karstajās dienās šajā karstajā dienā ir pieslēgušies, jo to mēs arī runājam nodaļā, ka varbūt tieši jūlija sākums, kad ir beidzušās visas tās kārtējās universitātes darbības un jau gandrīz jau jūtamies visi kā atvaļinājumā, tomēr būtu īstais brīdis un laiks pārunāt par tām tēmām, kas mums ir uz arī tādas robežas starp dažādu nodaļu darbu un interesēm un sadarbību un starptautisko tēmu. Un viena no tādām karstām, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē tēmām Latvijā, protams, ir sadarbība ar šo te Eiropas kodolpētniecības centru CERN. Un šeit, lai gan to parasti asociē vairāk ar fiziķu un inženieru zinātņu interesi, bet nemazāk būtiski tā ir biologiem, ķīmiķiem un it īpaši mediķiem, jo daudzi no tiem pielietojumiem, uz ko tad arī CERN strādā un meklē dažādas jaunas, līdz šim nebijušas vielas, preparātus, izmantošanas paņēmiens, ir tieši tiešākā veidā saistīta arī ar izmantošanu medicīnā, dzīvības zinātnēs. Un, lai gan tad, kad CERN pārstāvji atbrauc pie mums un Latvijā stāsta, kas ir viņa pamata interesi, viņi vienmēr uzsver pamata interesi, un tas ir vienmēr patīkami to dzirdēt, ir fundamentālā zinātne, bet tomēr ar tā fundamentālā zinātnes starpniecību var attīstīt ļoti daudz un ļoti būtiski svarīgus virzienus arī tēmās, kas ir tieši saistīti uz veselību, uz jauniem pielietojumiem medicīnā, un viens no tiem ir arī inovatīva radionuklīdu iespējas to izmantošanai gan terapijā, gan diagnostikā vispirms, un tad varbūt arī jau terapijā, vai kā tagad abas saliekot kopā, saka teranostikā, terapija, diagnostika, tā kā par to droši vien vislabāk zina profesora Maija Radziņa. Viņa ir gan Stradiņa universitātes tenūra profesora, gan arī darbojas Latvijas universitātē, vadošā pētniece. Un Maija, tad jums lūdzu vārds par šo te sadarbības tīklu, kurā jūs arī pati piedalāties no Latvijas. Milzīgs paldies par tik lielisku ievadu. Es gan jāsaka godīgi, būtu ļoti vēlējusies, lai Elīna sāk tādēļ, ka viņas tēma tiešām būtu mūs ievadījis tajā CERN, jeb šajā te, faktiski kodola fizikas mekas saskars punktā, kā mēs esam tikuši no fizikas līdz medicīnai. Un es domāju, ka jūs jau visi kā pieredzējuši zinātnieki zinat, ka šīs tēmas ir ļoti saistītas tajā sadaļā, kas skar radioloģiju. Un šai sakarībā gribu teikt, ka mana saskarsme ar šo tēmu ir sākusies arī diezgan eksperimentālā ceļā, kad faktiski vairāk no medicīniskā viedokļa uzsākām tādu inovatīvu, vēl tajā brīdī vadlīnijās nerakstītu, ar PSMA, ja prostatas specifisko membrānas antigēnu iezīmēto radionuklīdo diagnostiku prostatas vēža pacientiem. Tajā brīdī vēl pasauli tikai taustījās un domāja diez ar kuru radionuklīdu to veikt. Un tas bija iespējams tikai tādēļ, ka mums bija izveidojusies jauna infrastruktūra Latvijā un bija radusies iespēja šādai radioķīmijas laboratorijai, un mēs varējām veidot to te radiofarmu preparātu faktiski uz vietas. Un tas ir kā priekšnosacījums šīs te zinātniskās kapacitātes, tātad pārnesēji uz klīniskajām disciplīnām, ka ir jābūt ne tikai inovācijai, bet ir jābūt arī tai infrastruktūrai. Un šobrīd, zināmā mērā, mums it kā tas viss būtu. Nu tā. Mēģināšu pāriet uz nākamo slaidu. Tātad, kas ir Prismap projekts? Prismap projekts ir apvienots konsorcijas no 23 partneriem. Kā jūs redzat, pārstāvība īstenībā nav pavisam vienmērīga viscaur Eiropā. Un faktiski neietver visas valstis, tikai 13 nosaukšu tās. Tātad, protams, šajā sastāvā kā galvenais vadošais īstenībā partners bija minētais CERN, un ja mums nebūtu bijusi jau tajā brīdī asociētā
biedra statusu par mums neuzzinātu, mēs nebūtu trāpījuši tā saucamā CERN medikas projekta valdēs, mēs arī nebūtu bijuši prizmapā. Tā kā tas viss ir tāds veiksmes stāsts kaut kādā mērā, kā mēs, kā maza valsts un galīgi varbūt ne ar visspēcīgāko ražošanas kapacitāti nokļuvām šādu radionuklīdu ražošanas konsorcijā. Nu, lūk, tātad Austrija, protams, Beļģija tieši ar divām nopietnākajām, tā skaitā, tātad arī atomreaktoru kapacitātēm, protams, Polija no mūsu puses tuvākā no austrumu bloka bija iesaistīta šajā un joprojām ir iesaistīta šajā projektā. Un tātad no Skandināvijas, Dānija, Norvēģija, bet no Baltijas valstīm mēs šobrīd bijām vienīgie. Projekts ilgst jau 5 gadus, tādēļ, protams, ka mainība personālijās ir bijusi, bet es esmu iegūsti iespēju iepazīt vēl citas nozares, kas nebija tiešām manā kompetencē, jo esmu mediķis, radiologs, un sastapzināmies ar radioķīmiķiem un, protams, arī ar ražotni, un milzīgs prieks par tiem jaunajiem kolēģiem, kas faktiski parādījuši lielisku izaugsmu un no studentu līmeņa ir tikuši līdz pat arī zinātniskiem grādiem. Liels prieks, protams, par kolēģu sasniegumiem ne tikai Latvijā, bet arī, diemžēl, viņu karjeru iespējām arī ārzemēs, kas tikai apliecina mūsu izcilību, es tā domāju. Un tāpat arī šis projekts nav iespējams bez sadarbības. Un tāpat kā kādreiz tajā brīdī CERN, tātad Latvijas atzara viens no virzītāju spēkiem, Toms Torims, uzrunāja mani aktīvāk iesaistīties šajā projektā. Tāpat arī esmu tālāk to nodevusi pārējiem kolēģiem un iesaistījuši kolēģis gan no Rīgas Tradiņu universitātes, gan arī no Rīgas Tehniskās universitātes dažādās kapacitātēs noteikti uzdevumu veikšanā un daram to joprojām. Un Latvijas universitāte tātad bija no Latvijas tātad medicīnas puses tā galvenā pārstāvības institūcija, no tehniskās puses bija Rīgas Tehniskā universitāte. Mēs gan strādājām dažādās darba pakās. Mūsu darbs bija saistīts īstenībā ar vienu no burvīgākajām, kas ir tīklošanās virsuzdevuma funkcijām, kas nozīmē, ka tas bija CERN pirmie soļi, kā varētu drošāk virzīties medicīnas un jau klīniskās un preklīniskās pētniecības virzienā. Un, lai to varētu izdarīt, mēs sadarbībā ar Beļģijas, Šveices arī kopartneriem, tā skaitā, protams, ar CERN sadarbojoties, nodarbojamies ar šīs te vajadzību jau esošās, tā teikt, tīkla infrastruktūru, šo te kompetenču apzināšanu Eiropā. Mūsu uzdevums bija izveidot tādu aptauju, ko mēs arī veicām. Šī aptauja publicēta 2023. gadā. Mēs arī esam nopublicējuši, tas ir atvērts pieejamības dati, kur bija tāds visaptverošs jau esošo infrastruktūru pieejamo zināmo apkopojums kopā ar šo te pētniecisko daļu. Mums atbildēja 104 iestādes, pārstāvība no Eiropas valstīm bija diezgan laba, un mēs uzrunājām 3 līmeņu šīs te gan pētniecības, gan ražotāji, gan arī medicīniskās institūcijas, un tā pārstāvība bija diezgan laba. Ar tādu pārklājumu izņemot, mums trūka šur tur Balkānu reģiona atbildes, bet, protams, arī tajā brīdī tikko svaigi uzsāktā kara darbība traucē mums iegūt datus par mums tuvumā svarīgām teritorijām, kā Ukraina, Krievija. Bet, kā jūs redzat, tad tas, ko mēs ieguvām, bija sekojoši. Tātad mēs tēmējām ne tikai uz to, kas ir jau labi zināms, kā tehnēcijas, joza un pārējie preparāti, bet mēs tieši interesējamies par šo inovatīvo daļu un arī veidiem, protams, kā viņi tiek ražot. Un kā jūs redzat, lielākā daļa no respondentiem arī apliecināja, ka tās ir ciklotronu tehnoloģijas, kas tiek izmantot šo te inovatīvu radionuklīdu ražošanā. Protams,
atkarībā no teritoriālās iespējas, protams, arī reaktori un pat trešā daļa ģeneratori. Kādēļ tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tādēļ, ka, ja mēs gribam attīstīt kādu noteiktu radionuklīdu ražošanu, mums ir jānodrošina preklīniskiem pētījumiem tātad infrastruktūras iespējas jau pēc iespējas tuvāk ražotnei, vai nu tās ir dzīvnieku laboratorijas, vai tātad tie ir šie dzīvnieku skeneru mašīnas, vai attiecīgi, ja tas sniedz līdz klīniskiem pētījumiem, tad pēc iespējas tuvāk pacientam, lai viņam viņa smagā stāvoklī nebūtu jāceļo, kā mēs faktiski to joprojām atsevišķos gadījumos darām, un ir atsevišķi pakalpojumi, kas diemžēl joprojām Latvijā nav pieejami, un pacienti ir spiesti viņus saņemt arī kaimiņu valstīs. Ko mums nodrošina radionuklīdie ģeneratori? Tas nozīmē, ka ciklotrona infrastruktūra nav kā obligāts nosacījums, bet mēs nevaram attīstīt noteiktu nozaru ne pētniecību. Ja mums netiek attīstīta infrastruktūra, mēs esam tikai ģeneratoru atkarīgi, un vienā mirklī arī līdz ar to cenas atkarīgi. Tātad pieejamība tam pētniecībā un klīniskā medicīnā ir tieši atkarīga arī no šīm piegādēm. Un varbūt tā virzība, kas bija šīs aptaujas viens no virsmērķiem, bija tas, ka mēs esam šobrīd ar tādiem nopietnākiem pētījumiem un ir izveidojusies jau tāda laba fundamentāla prakse no salīdzinoši vēl 5 gadus atpakaļ netik bieži izmantotiem radionuklīdiem, kāds ir lutēcijas 177. Šobrīd viņš ieņem jau diezgan stabilas, pieaugošas intereses un arī pielietojamības iespējas. Un tātad šobrīd tiek lēsts, ka mēs pāriesim ar vien vairāk uz šiem teranostikas pāriem, un vairāk pētniecība tiek vērsta tieši uz terapeitisko radionuklīdu un radiofarmu preparātu izveidi. Un tā šobrīd pēc aptaujas šķiet, ka pirmās 2 vietas aizņems tieši Aktīnijas un Varš. Galvijas joprojām saglabājas diezgan labā pozīcijā, gan diagnostikā, gan arī terapeitiskā daļā. Nu, lūk, attiecīgi, kādēļ ir problēmas? Lielākā daļa arī saistās ar problēmām, kas ir regulējumā, ka par spīti tam, ka varbūt preparāts kādā no kaimiņu valstīm ir reģistrēts un atļauts lietošanā, mums katrai individuālai dalību valstī joprojām jāaiziet, ir individualizēts, sarežģīts šis licencēšanas un arī regulatorais posms, lai mēs varētu nodrošināt cilvēka audiem drošus preparātus. Ja gadījumā mēs izmantojam ieviešanu, tad mums ir diezgan nopietnas arī muitošanas un arī transportēšanas regulējums, kas diemžēl tiklīdz preparāts ceļot cauri vairākām valstīm, arī šie regulējumi ir atkal atšķirīgi. Un šeit mūs ļoti pozitīvi novērtēja partneri ar tām licencēm, kas ir arī mūsu avio kompānija Air Baltica. Tātad Air Baltica kompānija aktīvi iesaistās arī citu tātad, gala mērķu sasniegšanā un piedalās šo radionuklīdu pārvadāšanā. Tā kā pārsvarā galvenokārt Eiropā tas notiek pa ceļiem, bet arī 40% ir avio ceļā. Tas būtu tas, kādēļ šie konsorcija ir vajadzīgi, lai mēs varētu ātrāk pārliecināt gan Eiropas, gan arī savus nacionālos šos normatīvo aktu izdevējus veidot maksimāli vienotāku šo schēmu, un mēs varētu atvieglot šo preparātu kustību Eiropā. Un te ir tā ar punktiņiem arī atzīmēts, cik daudz tātad ir faktiski lietotāji, kur būtu ieinteresēti arī zinātniskos, arī pētnieciskos un šos preklīniskos, klīniskos pētījumus veikt, un cik tad ir to ražotāji. Kā jūs redzat, to sarkano punktiņu ražošanas daļā ir daudz mazāk. Bet mēs nedrīkstam nenovērtēt to, ka ciklotrona esamība, protams, mūs ieliek tajā kartē. Šobrīd jāsaka arī, ka Kauņa uzsāk savu darbību, tā kā faktiski vajadzētu jau arī atzīmēt Lietuvu kā aktīvo punktu. Lūk, inovatīvie radionuklīdi pa šiem gadiem noteikti nākuši arī klāt, un tātad svina arī bismuta
arī astatīna preparāti nostiprinājušies terbija, tā teikt, pielietojamība un iegūms, teiksim, lielākais no terbija ir tas, ka šobrīd viņi ir sasnieguši jau klīniskā pielietojuma sadaļu pa šiem 5 gadiem, tātad jau no preklīnikas tikuši līdz klīnikai, un varam izmantot vienu un to pašu radionuklīdu, lai veidot dažādus šos te pārus, lai varētu gan diagnosticēt, gan arī pēc tam ārstēt ar vienu un to pašu preparātu, kas veido tādu ticamāku rezultātu, kas ir atšķirīgi, ja mēs lietot dažādus preparātus it kā ar to pašu ligandu. Milzīga datu bāze ir izveidota, fantastisks darbs, ko veikuši kolēģi šī projekta ietvaros, ārkārtīgi detalizēts apskats par katru, tā skaitā šiem te inovatīviem radionuklīdiem. Šeit tikai viens piemērs par Skandiju 44, kas bija viens no pētniecības projektu fokusiem Edgara Mamija darbā par radionuklīdo preparātu, tātad šīm te attīrīšanas metodēm un arī ražošanas procesa īpatnībām, lai to varētu pielāgot varbūt arī mūsu, piemēram, ciklotronu vajadzībām. Un esam ne tikai strādājuši tādā pētnieciskā eksperimentālā daļā, bet ciešā sakabē ar industriju jau kopš procesa sākuma, un arī faktiski industrija ir attīstījusies līdz ar mums. Tas Covid laiks un līdz pēc Covid laika ar milzīgu pātrinājumu mēs esam tikuši līdz diezgan nopietnai farmaceitisko preparātu arēnai. Vēl dažus gadus atpakaļ nevarējām iedomāties, ka būs jau tik ātri. Tas ienāca medicīnā, kā piemēram Latvijā šobrīd nav, bet Igaunijā jau ir arī valsts apmaksāts šis pakalpojums par lutēciju terapiju prostatas pacientiem. Nu, lūk, tātad lielie konsorcija tie, kas, protams, Starptautiskās atomenerģijas aģentūras paspārnē nereizi vien, un šeit arī Latvijas universitāte piedalījās ar savu ziņojumu tieši par šo te Prisma projektu, tā skaitā stāstījām par mūsu sadarbības procesiem. Tāpat arī, protams, uzrunājam speciālistus, kas strādā nukleārā medicīnā, un tie, kas strādā arī radioloģijā, un tāpat arī dažādas ražošanas un arī tātad zinātniskās grupas, kā piemēram bija arī šī Alžēra simpozija apmeklējumi. Tas, kas ir svarīgākais, ir neaizmirst, ka šis projekts, šis konsorcijas veltīja ļoti nopietnu daļu arī izglītībai, veidojot gan tādus tā kā darba seminārus, ja workshops, kā arī nodrošināja šīs te izglītības iespējas, vai skaitā braukšanu vienam pie otra ciemos, iemācoties šo know-how, pieļaujot tātad vizitācijas. Un tas bija tas, ko arī faktiski ir ieinteresēta komūna, lai būtu apmācība gan uz vietas, gan arī iespēja šīm te vizitācijām. Tāpat arī mēs esam iesaistījušies aktīvi Eiropas medicīnas aģentūras dokumentu inicēšanā un veidošanā, jo tiklīdz preparāts no radionuklīda kļūst par radiofarmu preparātu, tā sāk šīs medicīnas aģentūras kompetence pār šo te preparātu drošības un arī izplatīšanas regulējumu attiecīgi jāiesaistās arī šajā sadaļā, kas ir faktiski politikas veidošana. Nu, pēdējā perioda aktivitātēs mēs vairāk esam iesaistījušies tieši turpinot arī publicēt iegūtos datus, tātad izskatām iespējas paplašināties un turpināt, jo konsorcijas ir definēts līdz 25. gada beigām šobrīd Prisma projekts, un tālāk tātad šobrīd nopietni tiek plānots jau Prisma Plus projekts, kas ir jau iezīmēts tādā Eiropas komunā, un šobrīd tieši kopš šī gada maija mēneša, pavisam nesen, ir izlikts uzsaukums, un šobrīd jau esošie partneri, piesaistot jaunus partnerus, veido atkal jaunu projekta pieteikumu, kas ir jāpabeidz pa vasaras periodu, faktiski līdz augusta beigām. Un gribu uzsvērt, ka arī šajā periodā gribam startēt no Latvijas. Diemžēl varbūt mūsu ražošanas kapacitātes joprojām nav tik liels, bet savukārt mēs varam piedāvāt savas medicīniskās gan
Tātad pētnieciskās kapacitātes, gan arī, nu, zināmā mērā varbūt reizēm drusku vienkāršotāku regulējumu salīdzinot ar kādām citām Eiropas valstīm, kā piemēram varbūt Vācija, vai arī mums konsorcijā bija partneri arī no Anglijas, vai arī tā skaitā no Šveices, kur piesardzība ir ar ļoti, ļoti sarežģītu regulējumu, kur mēs varētu varbūt būt kā viens no interesantiem partneriem šādiem gan preklīniskiem un klīniskiem pētījumiem. Šis ir viens no pēdējiem konsorcija mītingiem, kur mēs tikāmies Beļģijā blakus pie tātad netālu esošā viena no nopietnākajiem reaktoriem, kas ir viens no nopietnākajiem piegādātājiem Eiropā arī. Kāpēc tas viss ir svarīgi? Šeit tikai parādīšu vienu no pēdējām publikācijām. Lancet žurnālā 24. gadā runā par globālo tātad situāciju. Šeit tikai viens piemērs, tā pats process paliks pie tās pašas tēmas. Tātad pacienti, kuri būtu pēc kritērijiem, kas jau ir izvirzīti un definēti vadlīnijās, kuri būtu iekļaujami šajā terapijā. Un tie tātad zaļie, kā jūs redzat, ir tik daudz mums viņu būtu, jā, cik daudz būtu pieprasījums, un tagad nākamā kārta, tātad, cik tad tā teranostika tiek pielietot. Un šeit jūs redzat, ka Āfrikā, protams, ir stipri tumši tie laukumi. Vispār teranostika nav pieejama, bet jāsaka, ka Latvija arī šobrīd ir šajā tumši pelēkajā zonā, kur teranostika prostatas vēzim nav pieejama. Tāpat laikā ir tādas stipri zaļākas zonas, un jādomā, ka tuvāko gadu laikā tas arī diezgan strauji attīstīsies. Kā tas notiek? Tātad tiek veidotas terapijas kursu veidā. Katra terapija prasa atkal skenēšanu. Tātad nav tikai ražošana un preparāts, bet ir arī šī joprojām fona diagnostiskā kapacitāte. Lai to attīstītu, saucamā saīsumā radioligandu terapija prasa tādu specializētu centru izveidi. Specializētu centru izveide Latvijā ir tikai pašos pirmsākumos. Vēl ir inovatīvi farma preparāti, kas nesaistās tikai ar vienu nozoloģiju, bet mēs varam lietot tātad lutēciju tikai kombinācijā ar citu ligandu jau vēl daudz plašāku patoloģiju gan diagnostikā, gan arī jādomā vēlāk terapijā, kā jūs redzat, tas skar plaušu vēzi, aknu vēzi, krūts vēzi, kuņģa vēzi, pankreas vēzi, kas faktiski ir nopietnākie, augstākie statistikā mums letalitātes ziņā globāli un, protams, arī Latvijā. Tā ka tas nav domāts tikai vienai grupai, to gribēju uzsvērt, tad mums ir diezgan daudz plašu iespēju. Lielākais iegūms ārstējumi bez griezieniem un ārstējumi specifiski. Tātad dodamies precīzijas medicīnu. Tātad mums ir izotops, mums ir šīs mērķa ligandas un ir noteikts indikācijas. Un tad ir arsenāls, ko piedāvā šis prizma, kur mēs varam turpināt attīstīties. Kopumā šobrīd arī farma industrijas lielais arsenāls, kas ir tātad, nu, pie tās silas gaida daudz, kā jūs redzat, centrā nonācis ir tikai Lutater un Plovicto, un kompānijas Novartis, tātad arsenālā ir jau vairāk preparāti, arī ietverot aktīnī, rindā, kas ir fāzes pirmās, otrās līnijas preparāti, un, kā jūs redzat, ir daudzi jau, kas arī tuvojas tam centram, tā kā mums būs lielas attīstības iespējas jau būtiski tuvāko 2 gadu laikā. Tātad vēlreiz atgādinu, ka tā ir fantastiska sadarbība, tā ir arī radionuklīdu terapijas, arī kvantitatīvās pētniecības sadarbība, kas ir šis tīklošanās, tā ir šo radionuklīdu pieejamība, mums ir iespēja pētīt arī radionuklīdus, kurus mēs neražojam, ja mums var efektīvi viņus piegādāt. Un tas, protams, attīsta šo pētniecību. Cik līdz attīstās pētniecība, palielinās ticamība, ienāk nauda. Un nauda šobrīd ir ienākusi jau diezgan daudz, un tā lēš tātad medicīnas tirgus pētnieki, ka teranostikā ienāks vēl vairāk. Tā ka tas ir tiešām aktuāls temats, un kuriem tātad ir plāns doties tālāk. Jā, tātad pētniecība, tātad mēs šos digitālos datus šobrīd varam arī apvienot, veidot daudz labākus kopīgus intelektuālus datus un vadlīnijas. Vadlīnijas veidot atbilstoši tam, kas ir visefektīgākais, un tas arī droši vien pēc tam būs
vinnētājs. Nu, kaut kā tā, es gribu laikam arī ar to noslēgt un labprāt, ja ir kādi varbūt jautājumi, bet nu, man liekas, ka varbūt arī Elīna var nostāstīt savu, un tad mēs varam kopā. Jā, man liels paldies par šo aptverošo un ļoti arī mērķtiecīgi strukturēto stāstu par to, kā tad sola šie jaunie radionukleīdi medicīnā. Varbūt ir kādi ātrie jautājumi. Tieši šobrīd tā kā paceltas rokas un tādu strauju reakciju pagaidām neredz. Varbūt tiešām tad, tā kā profesora Radziņa teica, tad kopā mazliet vēlāk, Elīna, kā tur klājas, vai mēs varam cerēt uz kaut kādu bilžu ieraudzīšanu? Es nomainījusi internetu, varbūt tā bija problēma. Es pamēģināšu vēlreiz, bet ja man izmetīs ārā, tad Un, ja ne, es tad nezinu, mēs iesim pie Kristapa un tad jālūdz jā. Elīna pārsūt Maijai, varbūt te Maijai iet, tad Es Maijai Man iet? pārsūtīju. Varbūt Jā, es Maija tad varu palaist. uzreiz vienkārši palaid, jā, lai atkal man neizmet ārā. Tūlīt. Ļoti interesanti, bet nav atnākusi man tā prezentācija. E-pasts atnāca, bet prezentācija nav pievienojusies. E-pastā ir links, Links. jā. Jā, redzu, ieraudzīju. Jo man vienkārši prezentācijā ir arī video, un varbūt tas arī viņam padara viņu tādu smagnēju. Tā varētu būt, jā, varbūt. Jā. Tā, tūlīt es nošērošu, jo man rāda kaut kas tā. Nu, lūk, un tad saki man nākošo, jā? Es pagaidām neredzu bildi. Jā, ir bildi. Jā, liels paldies. Tad droši vien sadarbībā ir spēks, jā, kā mēs zinām. Jā, paldies par iespēju pastāstīt par mūsu dalību šajā te pētījumu tādā virzienā. Jā, mana prezentācija vairāk būs kā ievads tam, kur Maija jau stāstīja konkrētākas lietas par medicīnu, bet, nu, kā ir tā secība, tā tad mums mazliet savādāka. Ko es gribēju arī akcentēt, ja, kā redzat, es neesmu vienīgais autors šai prezentācijai. Prezentācijas gatavošanā ļoti palīdzēja arī jau Maijas minētais Edgars Mamis, kurš savu doktora disertāciju aizstāvēja pagājušā gada oktobrī, kur eksperimentālais darbs tika veikts Cernā uz vietas, un šobrīd viņš tur arī ir postdoks. Un arī mums jaunā doktorantūras studente Patricija Kalniņa, kas šobrīd jau startēs 2. gadu, kas ir Latvijas Universitātes arī studenti, bet eksperimentālais darbs pamatā notiek Cernā uz vietas, nu, arī ar kaut kādu atbalstu, protams, no mūsu laboratorijas dažām aktivitātēm. Nākamo. Tad. Jā, paldies. Ja tad kā jūs jau minējat, es mazliet varbūt ieskicēšu, kas tas Cerns tāds ir un kas tur ir atrodams, ja kāda ir šī galvenā infrastruktūra. Tad mazliet pāriešu pie radionukleīdu ražošanas medicīniskiem mērķiem, kur mazliet, principā arī Maija diezgan daudz akcentēja par šiem te teranostikas pāriem. Tas varbūt mazliet no tās fizikas un ķīmijas puses, kāpēc, kurš nuklīds tieši kurā mirklī mums dara labāk, kad sliktāk. Un tad arī par šo te CERN medicis infrastruktūru vai konsorciju, tur tā grūti nodefinēt, kā to sauc, principā tā ir iekārta. Un, ja paliks laika, varbūt mazliet par mērķu izstrādi, starošanas, kas ir tā kā mūsu lauciņš, kur mēs arī slēdzamies iekšā no universitātes puses. Jā. Paldies, tad sākumā mazliet par pašu CERNu. Jā, tālāk. Jā, paldies. Tad CERNs ir starp valstu organizācijā, tad tas atšifrējās kā Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, jeb šo Eiropas kodola pētniecības organizācija, ko mūsdienās mēdz arī saukt par Eiropas daļiņu fizikas laboratoriju, jo pamat fokus ir tomēr uz fundamentālo zinātņu daļiņu fizikā. CERNu dibināja 1954. gadā, tātad pagājušajā gadā bija liela svinība, 70 gadu jubileja. Tas fiziski atrodas Ženēvas piepilsētā Meirin, bet praktiski
šis cenu komplekss un viss lielais pātrinātājs atrodas uz robežas starp Šveici un Franciju. Līdz ar to man kolēģi, kas strādā CERN Medicis, eksperimentus veids Francijā un pusdienās iet uz Šveici. Ja, tātad uz šo te valstu robežas. Labi, tālāk. Tad atkal turpinot vēsturi, manuprāt, abrīnojam tas, ka tika dibināts 54. un jau 57. tātad 3 gados tika uzbūvēts un palaists darbībā pirmais lielais pātrinātājs, ko sauc par sinhrociklotronu. Tātad abrīnojams ātrums, mūsdienās neiedomājams infrastruktūras attīstībā. Tas bija pats pirmais lielais 600 megaelektronu pātrinātājs, kurā tika veikti gan daļiņu fizikas pētījumi, gan kodola fizikas pētījumi un arī medicīnas pētījumi, medicīnas fizikas pētījumi vairāk. Šī iekārta jau ir izslēgta un patreiz tur ir izveidots ap šo sinhrociklotronu tāds apmeklētāju interaktīvs izstāde, kur stāstīts par CERN. Jā, tālāk. Tad, kā jau minēju, šis pirmais vēsturiskais šobrīd ir kā apskates objekts, bet patreiz CERNā darbojās 9 daļiņu pātrinātāji un 2 daļiņu palēlinātāji, kas arī ir ļoti interesanta infrastruktūra, kas ir vairāk paredzēta citiem jau fundamentālās zinātnes pētījumiem, kas nav īstenot šīs dienas tematika. Par pātrinātājiem runājot, noteikti vislabāk ir zināms un dzirdēts ir lielais hadronu kolaiders, kur 12. gadā tika pierādīts Higgsa bozona esamība tīri eksperimentālām formām, bet šeit ir virknie citu pātrinātāji, kas darbojās vai kā protonu pātrināšana priekš šī te lielā pātrinātāji vai arī citiem eksperimentiem, kur tiek izmantot šīs augstas enerģijas daļiņas. Runājot par nākotni, šogad tiks uzsākts palielts pārtraukums pātrinātāju darbībā, jo tiks veikt rekonstrukcija, lai uzlabotu lielā šī kolaidera parametrus, un tas ir plānots apmēram 4 gadu laikā jau palaist nākamo, tā teikt, upgradeoto versiju. Un runājot vēl par tālāk nākotni, šobrīd zinātnieki spriež un ir veikts arī dažāds tā saucamie feasibility pētījumi par jauna tipa pātrinātāju izbūvi, ko sauc par nākotnes cirkulāro kolaideri, kur salīdzinājumā ar esošo pātrinātāju, kurš jau ir lielākais pasaulē, kura kopējais garums tuneļa 27 km, šajā gadījumā tas jau tuvosies 100 km. Ja, tātad, kāds ir ierobežojums šobrīd, lai viņi nesāktu uzreiz būvēt, jāsaprot, vai sabiedrība būs gatava to finansēt Eiropas un arī tātad, kur reāli to fiziski var visu paveikt. Ja, tālāk. Un šeit ir tāds neliels schematisks zīmējums, kā šie pātrinātāji viens ar otru sasaistās, jo, kā jau minēju, tad lielais pātrinātājs nav tā, ka uzreiz tajā protonu griežās tādā ātrumā. Ir tāda vairāk tā kā priekš pātrinātāji būsteri, lai varētu palaist šo te. Un tas, kas mums interesē, kur notiek šie medicīnas radionuklīdu jauno ražošana, tas ir apakšpusē, tad rozā krāsā PS, tas ir protons sinhrotrons, no kura šis protonu kūlis arī tiek izmantots ne tikai kā protonu piegāde lielajiem tālāk pātrinātiem, bet arī aiziet uz šiem te eksperimentiem, kas saistās ar medicīnu. Jā, tālāk. Un tagad mēģināšu varbūt pastāstīt šo te ievadu daļu, kur Maija jau stāstīja nākamo par radioizotopiem kodola medicīnā. Tātad vēsturiski jau pirms 120 gadiem arī Curie paredzēja, ka iespējams būs lietot radionuklīdus vēža terapijā. Šī vēsture ar radionuklīdu izmantošanu ir bijusi diezgan saudabīga, jo vienu brīdi cilvēkiem šķita, ka vajag starot visu pēc kārtas un pievienot radioaktīvas vielas pie zobu pastām un tam līdzīgi. Tad konstatēja, ka tur tomēr tie riski arī pastāv un šobrīd šis te radionuklīdu lietošana tomēr ir daudz ierobežotāk un vairāk tas ir medicīnas virzienā. Jā, tālāk.
Kas tad nosaka šo te radionuklīdu izmantošanu un kas vispār ir radionuklīds? Ja? Tātad mums ir virkne ar stabiliem izotopiem, un ja mums šiem te izotopiem ir atšķirīga neitronu protonu proporcija, tad šie kodoli mums kļūst nestabili. Un atkarībā no šīs proporcijas atbilstoši var būt dažādi sabrukšanas veidi, kas emitē šīs augstās enerģijas daļiņas, kas var būt elektronija, beta starojums, pozitroniņa, beta plus starojums, alfa daļiņas un vēl ir dažādi citi sabrukšanas veidi, kas, protams, mazliet specifiskāk. Un papildus arī var nākt arī fotonu starojums. Tātad tas ir viens, kas ir ļoti svarīgi saprast šiem te radionuklīdiem, kas tad īsti no viņiem tātad mums tiks emitēts. Jā, tālāk. Un otrs faktors ir, kā šīs te daļiņas uzvedās. Tas gan atkarīgs, protams, ir arī no konkrēto daļiņu enerģijas, bet ir ļoti svarīgs faktors kā lineārā enerģijas pārnese, jeb cik lielu savu enerģijas daudzumu daļiņa atstāja savā ceļā. Ja ir augsts lineārā enerģijas pārnese, nozīmē to, ka šī augstās enerģijas daļiņa savu enerģiju atstāja apkārtējai vidē milzīgām porcijām, kas nozīmē to, ka šī miedarbība, radiācijas ar vielas, ionizācijas, molekulu šķelšana notiek ļoti intensīvi, ļoti kompakti, bet atbilstoši šīs daļiņas noskrējiens ir relatīvi īs. Ja, piemēram, alfa starojums, ja mums stāv burciņi blakus ar alfa starotāju, šis alfa starojums līdz mums nenonāk, bet ja mēs pamanamies šo alfa starotāju dabūt savā ķermenī, tad šis alfa starojums ir tiešā kontaktā ar šūnu, tā šūna, kas tiešā kontaktā, tiks tātad pakļaut. Savukārt pretēji, ja šīs enerģijas pārnes ir zema, tas nozīmē to, ka porcijas tiek atstātas mazākas, bet tas noskrējiens ir lielāks. Ja? Tad šis starojums izkļūst jau ārpus, piemēram, ķermeņa, ja viņš gadījumā ir ķermenī. Interesants un svarīgs faktors ir arī tas, ka šīs pārnese nav konstanta. Es domāju, par to Kristaps vairāk pastāstīs par lādētu daļiņu Brega pīķiem, tāpēc droši vien varam iet tālāk. Jā. Nu, lūk, te jau redzami attēli, kas bija arī līdzīgi attēli kā mājas prezentācijā par medicīnu. Bet tātad, kas mums ir svarīgs, lai šis konkrētais radionuklīds būtu izmantojams? Jā, mums vajadzīgs atbilstoši fizikālās un bioķīmiskās īpašības, kā viens no tiem no fizikālām īpašībām ir pusabrukšanas periods. Tātad mēs vēlamies, lai šis radionuklīds būtu vēl eksistējošs, kamēr mēs viņu ražojam, kamēr mēs sintezējam radiofarmu preparātu, kamēr nogādājam līdz pacientam, kamēr veicam diagnostiku vai terapiju. Tajā pašā laikā mēs negribam, lai šis radionuklīds turpinātu starot pacientu vēl vairākas dienas, nedēļas vai gadus. Līdz ar to ir jāatrod optimāls pusabrukšanas periods, ja, jeb dzīves ilgums. Otrs svarīgs faktors ir arī, kas ir sabrukšanas produkts. Ja, tad mēs neesam interesēti, ka sabrukšanas produkts ir vai nu toksisks, vai arī radioaktīvs, bet starot citu starojumi, kas mums nav interesants. Tātad arī biosadarība ir svarīga un citi šādi te faktori. Un attiecīgi, kad mēs izmantojam diagnostikai un kad mēs izmantojam terapijai, ja tas ir diezgan lielā mērā atkarīgs no šīs lineārās pārneses, ja, tad diagnostikai mums ir pamatā svarīgi, lai būtu emitēts gamma starojums, vai arī jums ir pozitrona emitētais, viņš pārvēršas savā ziņā par gamma starojumu, lai mēs varam, ieliekot cilvēku šajā tomogrāfā, identificēt, kur tieši tas radionuklīds ir aiznesis, kur viņš atrodas un kur tātad atbilstoši atrodas šie te slimie audi. Savukārt terapijai mums ir svarīgi, lai tiktu pakļauts starojumam tieši šie te slimie audi, bet netiktu ietekmēt apkārtēji audi, ja šajā gadījumā izmanto šīs te lielās enerģijas pārneses radionuklīds, kas emitē beta starojumu vai alfa starojumu. Tālāk. Jā, paldies. Tā šo jau mazliet, man liekas, Māja arī minēja. Tātad, kā tas strādā, mēs šo te radionuklīdu piesintezējam kādam ligandam, kuram atbilstošas bioķīmiskās īpašības, kurš šo te radionuklīdu pārnes uz to vietu, ko mēs vai nu gribam redzēt, diagnosticēt, vai nu mēs vēlamies to apstrādāt. Ja? Nu, viens no piemēriem ir tātad fluora 18 nuklīds, kur pievieno principā glikos molekulai, ņemot vērā to, ka
Vēža šūnas ir ar straujāku vielmaiņu, tur šodien māja varbūt koriģēties kļūdos, ja, tad šī koncentrēšanās notiek vairāk šajās te vēža šūnās. Jā, par teranostiku jau tā tad minēju, tad es domāju, mēs varam pāriet uz nākamo slaidu ar konkrētiem piemēriem. Tad šodien vēlreiz nospēks, jā, paldies. Tātad teranostikā tā galvenā doma ir tas, ka mums ir pāris ar izotopiem, kur šī sabrukšana ir dažāda. Tātad viens būtu diagnostikai, kas emitē vai nu pozitronus, vai nu emitējas gāma kvanti. Un terapijai tātad mums ir vai nu beta mīnus, tātad elektronu šīs te emitēšana vai arī alfa sabrukšana. Un kas ir diezgan vērtīgi, ja mums izdodās šo teranostisko pāri iegūt no viena elementa izotopiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viens elements, kā jau ķīmiķi skaidri zina, uzvedīsies ķīmiski vienādi. Līdz ar to šī sintēze attiecīgi būs vienkāršāk, jums ir viens un tas pats elements, tikai dažādi izotopi, jā, tātad būs tās visas sintēzes īpašības vienādas un arī uzvedība būs attiecīgi vienāda organismām. Šeit ir piemērs par skandiju. Skandiju 3 izotopiem, tad uz nākumu pārlikt, ko jau minēja tālāk. Tad vēl viens izotops, elements, kur izotopi arī ir izmantojami dažādiem pielietojumiem, ir terbijs, ko arī jau Maija minēja, kas arī šajā nākotnes vīzijā ir diezgan augsta izmantošanā. Jā, tad arī šeit ir 4 izmantojumi izotopi, kas izmantojami gan diagnostikā, gan terapijā. Jā, par šo izotopu arī mūsu doktoranti izstrādā savu disertāciju patreiz. Un tātad par ražošanu, te jau iepriekšējā prezentācijā Māja parādīja, ka ir vairāki šie te veidi, kā ražot. Mēs varam pāriet uz nākamo slaidu, lai nebūtu pa ilgu. Jā, tātad viens ir tātad pātrinātāji, pātrinātāja izmantošana, tātad vai nu tie ciklotroni, sinhotroni vai arī lineāri elektronu pātrinātāji. Mums Latvijā šobrīd ir viens ciklotrons pieejams 18 MeV, tātad neliela iekārta. Ciklotronu ražošana gūst, manuprāt, ir diezgan lielāku popularitāti salīdzinot ar ražošanu kodola reaktoros, jo tur ir vieglāk potenciāli kādus parametrus mainīt, un pātrinātājs tomēr ir iekārta, kuru var ieslēgt un izslēgt. Otrs, protams, populārākais nākamajā slaidā ir kodola reaktoru izmantošana. Tātad attiecīgi mēs apstarojam mūsu mērķi, kurā ģenerēsies šie mūsu interesējušie radionuklīdi kodola reaktoru neitronu starojumā. Bet šeit, protams, priekšnosacījums tāds, ka ir vajadzīgs kodola reaktors. Jā, teiksim, tā no tādas saskaņošanas un būvniecības viedokļa pātrinātāji tomēr ir vienkāršāk. Un vēl par kodola reaktoriem runājot, jā, tātad varbūt atceraties, bija pirms vairākiem gadiem tā saucamā tehnēcija krīze, kad viens kodola reaktors, kurš tika aizvērts, kurš ražo apmēram 50%, radīja milzīgu krīzi, cilvēkiem nebija pieejams šis izotops priekš diagnostikas. Līdz ar to tāpēc arī šis Prisma projekts ir ļoti svarīgs, jo tas arī izskata visu šos diversifikācijas jautājumus, ka mēs nevaram paļauties uz vienu ražotāju. Ja gadījumā kaut kas notiek, tad iestājas kaut kāda krīze. Jā, un tas trešais populārākais ražošanas veids ir ģeneratori, bet tur jau Māja pastāstīt, mēs varam pāriet noteikti tālāk arī. Jā, tas, ko es minēju, ka ir ražošana, piemēram, vai ciklotronos vai reaktoros, bet ir iespēja, kad var vienu radionuklīdu ražot gan. Tad mēs skatāmies pēc pieejamības, kas mums ir, tā teikt, pieejams infrastruktūras viedokļu, kur mēs varam ražot. Protams, tur atšķirsies kodola reakcijas, kas ir izmantojams un dažādi mērķi materiālu izmantošana, bet principā mēs izskatām dažādas variācijas vienu izotopu ražošanai, kas arī tātad sniedz šo diversifikācijas iespēju. Un tālāk, ja kas jau aiziet uz šo medisis virzienu, tad radionuklīdu atdalīšana. Jā, radionuklīdus mēs iegūstam sākotnēji kaut kādā potenciāli maisījumā, it īpaši, ja mēs mēģinam izmantot kādus dabiskas izcelsmes mērķu materiālus, kur ir kaut kāds dabiskais izotopu sastāvs, kas padara šo finansiāli izdevīgāku. Mums, protams, ģenerējās vairāki elementi, plus mums vēl ir ne tikai tas elements, kas ir uzģenerējies, bet ir arī matrīcas materiāls, kurš tiek starots. Protams, mums vajag izdalīt atsevišķu šo konkrētu izotopu, līdz ar to viens ir veikt radioķīmiskā
atdalīšana, kas ir pielietojama, ja mums ir jādala dažādi elementi. Tālāk, tad ir, par tālāks man neiedziļināšu šeit tik daudz. Un ir fizikālā atdalīšana, ja, kas balstās uz kādu fizikālo īpašību atšķirībām. Un fizikāla atdalīšana mums sniedz iespēju arī atdalīt viena elementa dažādus izotopus. Ja, tad var veikt izotopu atdalīšanu. Un tad pārējām tālāk, tad jā, te mēs nonākam jau līdz tam, ko dara tieši CERN šajā jautājumā. Tātad CERNā ir tāds divas lielas iekārtas, viena ir Izolde, viena ir Medisis, viņi savā starpā ir arī saistīti. Jā, tātad Izolde atšifrējās, ka Isotope Mass Separator Online Facility. Online tas šajā gadījumā nozīmē nevis tiešsaisti, bet nozīmē to, ka izotopi tiek atdalīti jau starošanas laikā. Tad mērķis tiek starots un izotopi tiek jau, tā teikt, atdalīti un tālāk virzīt uz kaut kādu pārstrādi. Jā, tātad šajā Izoldes iekārtā ir diezgan daudz izotopu jau ir iegūti, vairāk par 1300, vairāk nekā 70 elementiem. Bet Izolde darbojas ne tikai uz medicīnu, viņa ir vispārīga infrastruktūra, tur ļoti daudz arī kodola fizikas pētījumi notiek, fundamentālās zinātnes pētījumi. Un šeit ir iespēja no šiem mērķu materiāliem pēc tam tālāk tos iegūtos izotopus arī tālāk pātrināt un varbūt ar tiem kaut ko bombardēt. Bet jā, nākamais mums ir par Medisis, kas attiecās jau tieši uz medicīnu, jo Medisis tika izstrādāts tieši ar mērķi medicīnisko radionuklīdu ražošana, tik daudz ražošana, bet kā ieguva un izpēte. Šī infrastruktūra nav pārāk sena, tātad iesākts šis projekts bija 2010. Un pirmie izotopi tika iegūti 2017. Jā, tātad tas ir principā mazāk par apmēram 7 gadi, tas bija gada beigās, tātad relatīva jauna iekārta. Un šis te Medisis mērķis ir aiz šīs te Izoldes, kur tātad tas mērķa materiāls tiek starots arī ar augstas enerģijas protoniem no šī te pātrinātāja, un iegūtie radionuklīdi tiek iegūti balstoties uz masas atdalīšanu. Tad var pāriet uz nākamo, ja nemaldos. Nē, te vēl nav nākamais būs video. Jā, tas kā izskatās šī te iekārta, no iekšpuses, jā, tātad šis te violetais mums ir mērķa materiāls un sarkanie tiek skrien cauri, tad ir lielās enerģijas protoni. Tajā mirklī notiek attiecīgi kodola reakcijas, veidojas radionuklīdi. Un, kas šeit tiek darīts, šis te mērķa materiāls tiek karsēts augstā temperatūrā un šī radionuklīda difūzijas ceļā tiek izdalīta no šī te mērķa materiāla. Šie radionuklīdi vai nu kā joni, vai viņiem tiek vēl piekabināts klāt, nemaldos, kā fluorīdi joni, lai būtu gāzveida šī stadija, tiek arī mazliet pātrināti, ionizēti, un tālāk jūs redzat, tas būtībā ir liela izmēra masu spektrometrs, kur šie te joni tiek sadalīti par masām. Un, attiecīgi, tas mums nozīmē to, ka mēs vienu elementu izotopus varam ļoti veiksmīgi atdalīt. Jā, protams, te ir problēmas ar sasmiem izobāriem, kas ir citi elementi ar to pašu masu, bet tos jau tālāk var attīrīt arī ķīmiski. Jā, šeit ir mazliet pats procesa secība. Jā, tad tiek izstrādāts mērķa materiāls. Tātad, kā var redzēt, tās ir, piemēram, šajā gadījumā metāla folijas, atbilstoši, piemēram, titāna metāla folija, lietot skandiju vai vanādija. Tālāk šīs folijas tiek apstarotas, karsētas, no šīm folijām izdalās mūsu interesējušie joni, kas tālāk tiek atbilstoši ionizēti un savākti pēc to masas uz citas folijas. Jā, tad mēs izdalām vispirms vienas jonas, mēs izdalām nākamos jonus, un tālāk no šīs folijas jau tiek sūtīts uz radioķīmijas daļu, kur tālāk tie tiek izdalīti no folijas, un turpmāk var tikt sintezēts jau radiofarm preparāts. Jā, te var par nākamo, un te es varbūt īsi gribēju pastāstīt to, kāds ir mūsu doktorantu darbošanās. Jā, tad Edgara Mamja disertācija bija par tieši šo te atdalīšanas
procedūru, kādus parametrus labāk izmantot, un starošanas parametrus, mērķu sastāvus un atdalīšanas temperatūras un citus jautājumus. Savukārt Patricija vairāk koncentrējas uz mērķu materiālu izstrādi. Un mēs no savas puses arī esam iesaistījušies. Mēs savukārt strādājam pie nanostruktūrātu mērķu izstrādes, ko mēs testēsim CERNā. Šobrīd pirmā porcija ir aizsūtīta uz tīru temperatūras pārbaudi, jo šis te medisis iekārta paraugs, tas mērķu materiāls tiek karsēts ļoti augstā temperatūrā, ap 2000 grādiem, ko maz kurš materiāls var izturēt, notiek sinterācijas process, līdz ar to mums arī ir tāds sadarbības projekts. Runājot par pašu medisis, pagaidām šī ir viena iekārta, kas ir izstrādāta CERNā, un tur arī atrodas, bet patreiz, ja nemaldos, Francijā, vienā no šiem te ražošanas pētniecības institūcijiem, arī tiks instalēts tāds pats izotopu padalīšanas koncepts, kas balstās uz tātad šo te mērķu karsēšanu un tālāk masas sadalīšanu. Un potenciāli, ja tad jums ir pirmais, ja aizgājis ir ārpus CERNē, tas nozīmē to, ka tas kā jebkura jauna tehnoloģija var tālāk izplatīties un potenciāli varētu būt tik izmantot arī citos ciklotronos, komerciālajos, ja, kā tāds efektīvs veids, kā izmantojot dabiskus mērķu materiālus, kas ir ekonomiski izdevīgāk, varam ātri un efektīvi atdalīt šos mūsu interesējošos izotopus priekš tālāk radiofarmācijas vajadzībām. Jā, nu, tas varbūt neiedziļināšos, tas ir slaids par tā. Jā, te bija jābūt paldies par uzmanību, bet ir nepareizais slaids iekopējies. Jā, es mēģināju ļoti, ļoti ātri izstāstīt, par ko ir CERN medisis ar visu šo te ievadu par pašu CERN, un arī to, kāda ir Latvijas šī te loma ar mūsu studentiem, mūsu postdokiem, un arī mūsu tepat uz vietas Latvijā arī mēs darbojamies sadarbībā ar CERNu, lai sasniegtu tālāk šo te skaisto mērķi par inovatīvu radionuklīdu izmantošanu tālāk medicīnā. Jā, paldies. Jā, paldies par šo, nu, varētu teikt, mēs stāstītās tēmas fizikālo-ķīmisko pamatojumu un to principu izklāstu. Es domāju, ka varbūt tiešām tos jautājumus mēs varam atstāt vairāk kopā uz beigām, jo tad trešais mūsu stāsts šobrīd, kas ir šobrīd mūsu uzmanībai, ir viens no jaunajiem kolēģiem, doktorants Kristaps Spēļskis, kurš strādā arī šobrīd CERNā, bet vairāk darbojas tādā, nu, tajā, varētu teikt, aparātu daļā. Nu, te jāpiebilst, ka mēs Latvijā esam CERN asociētais partneris joprojām, vai ne? Tā ir taisnība, Elīna, vai ne? Igauni ir kļuvuši par pilnu apjoma partneri, un jā, tas tā ir. Un, nu, protams, tas arī ir ar finansiālām saistībām viss saprotami jāapstiprina savu ieinteresētību darbībā CERNā. Ir savi iegūmi, par kuriem mēs šeit jau skaidri redzējām, bet ir arī tie CERNA projekti, kurus ar viņa nu, gan teorētisku, gan pieredzes, gan arī tādu, varētu teikt, politisku atbalstu mēs varētu cerēt, esam realizējam arī ārpus CERN. Vēl jau vairākus gadus darbojās CERN Baltika, tāda asociācija, kuras darba uzdevumos ir arī izveidot lielu projektu Baltijas valstīs, kas varētu tikt īstenots ar CERN atbalstu. Tāpēc ļoti labi ir šī CERN Baltika asociācijas mājaslapa, kur var visu ļoti labi izsekot, redzēt visu, kas tur notiek, kā tas attīstās. Bet nu, tas viens no tiem virsmērķiem šiem CERN Baltika asociācijai ir jaunas
unikālas iekārtas radīšana, nu, varētu teikt, tāds mini-CERN, vai, nu, ja CERN ir lielais F1 sacensība aplis, tad tāda kartinga apli, kurā tad mūsu arī gan pētnieki, gan arī topošie pētnieki un varētu strādāt un trenēties. Pirms var jau tikt tajā lielajā cernā, kurš tāpat laikā būtu arī ļoti noderīgs tādu svarīgu praktisku problēmu risināšanai, un par to tad Kristaps bija laipni piekritis izstāstīt, jo Tūms Turims, kurš bija CERN Baltika vadītājs, nu tagad arī turpina darbu CERN, bet laikam jau tad augstākos līmeņos, un jācer, ka viņš neaizmirsīs šo te savu kādreiz jau piesaist, bet šobrīd tad par to, kas notiek. Paldies Kristapam, kurš ir ar mieru to mums pastāstīt. Jā, Kristap, vārds jums. Paldies par jauko ievadu. Tiešām prieks un gods šeit būt un pastāstīt par šo iniciatīvu. Tad šis ir, tā teikt, saistīti ar iepriekšējām tādā ziņā, ka tas arī ir vēl viens no CERN medicīnas pielietojumiem. Turbūt tā pati medicīnas niša ir mazliet cita, ja mēs pirms tam runājām par nukleāro medicīnu, kas šur tur, protams, parādīsies arī manā prezentācijā, tad šeit tas centrālais fokus ir daļiņu terapija, kas ir staru terapijas metode, un tad, kā jau tika minēts, kā mēs šo metodi varētu atvest uz Baltiju iniciatīvā, ko mēs saucam par Advanced Particle Therapy Center in the Baltic States. Tad pastāstīšu par šīs iniciatīvas pašreizējo statusu un nākamajiem soļiem, tādam lielajam galvenajam nākošajam etapam priekšizpētēji. Un tad šo te pārstāv tad arī šīs darba grupas vārdā no CERN Baltijas grupas puses. Tad īsā atkāpe varbūt vēl papildus par medicīniskajiem pielietojumiem no CERN, jo, kā jau tika piesaukts, ir šī kodolmedicīna, kas tiešā veidā šī radioizotopu ražošana tieši šajā medicīnas eksperimentā. Bet, ja mēs skatāmies vispārībā uz CERN tehnoloģijām, tad šeit mazliet būs mikls starp slaidiem latviski un angliski, atvainojos par to, bet ceru, ka neņemsiet ļaunā. Tad šīs centrālās tehnoloģijas mums ir 3, lai CERN strādātu, tie ir daļiņu pātrinātāji, tie ir daļiņu detektori, un tad, protams, tā ir visa šī IT infrastruktūra un skaitļošana. Un, principā, visas šīs 3 lietas, viņas savā veidā ir jau pārnestas un arī ir nesušas, tā teikt, savu pienesumu medicīnas pielietojumu. Ja mēs skatāmies uz daļiņu pātrinātājiem, tad tas tiešā veidā ir staru terapijai, gan tradicionālajai, gan smago daļiņu, par ko stāsts būs vēlāk, ciklotroni, kas tika piesaukt radioizotopu ražošanai, un tad arī ļoti, tā teikt, daudzās vietās, lai šie pātrinātāji funkcionētu, ir nepieciešama supravadītspēja, kas tad mums atkal ir noderīgi magnētiskās rezonanses attēlveidošanai. Detektori, atkal ar to, ka šie milzīgi eksperimenti, kas mums ir CERNā, centrāli fundamentālai zinātnē, šie detektoru tehnoloģijas samazinot, principā mēs viņus varam pielietot attēlu diagnostikā, tad CERNā ir izveidots krāsu rengens, kas, protams, darbojas citādāk kā šis ierastais, bet tad, principā, varam arī diferencēt mīkstos audus, un ir arī devuši savu pienesumu, lai attīstītu detektorus tieši kodolmedicīnas attēlveidošanas metodēm, gan SPECT, gan PET. Un tad, principā, ir ļoti daudz tieši no skaitļošanas puses arī projekti, kas ir tiešām tiešā skaitļošana medicīnai, kas ir mašīnu mācība un tam līdzīgi. Tad, kā es minēju, šie detektori, pa kreisi redzamais īstenībā mums Latvijai tāds mūsu centrālais fundamentālās zinātnes eksperiments CMS, kompaktais mionu solenoīds. Tad, ja mēs iedomājamies tiešām, kā es teicu, šī centrālā detektora funkcionalitāte reģistrēt dažādus daļiņu parametrus, kā ātrumu, to atrašanās vietu un tam līdzīgi analogi, principā to pašu mums dara arī mūsu diagnostikas iekārtas slimnīcā, tikai mainās šis mērķis, tad, ja mēs CERN pusē mēģinām rekonstruēt daļiņu sadursmes, tad attēlu diagnostikā atkal mums ir šī attēlu iegūšana. Tieši jau par daļiņu terapiju skatoties, tad šī centrālā iekārta, šis CERN brīnums, lielais hadronu pātrinātājs, 27 km garais sinhrotrons, šī pati tehnoloģija, mazliet vienkāršākā formā un krietni vien samazināta aptuveni 415 reizes, ir kaut kas, ko mēs varam redzēt Eiropā
lielajos daļiņu terapijas centros šīs tehnoloģijas principā ir analogas. Un tad tieši šeit ir tā centrālā sasaiste, kas ir svarīga tālākajā stāstā, šīs pātrinātā tehnoloģijas, kas tiek attīstītas CERNā, viņas tiešā veidā ir iespējams pārnest un jau arī iepriekš pagātnē ir pārnestas pielietojumam daļiņu terapijā. Kā es teicu, mērķis varbūt atšķirās, bet tehnoloģija ir diezgan vienāda gan šim lielajam hadronu pātrinātājiem, gan slimnīcas pātrinātājiem. Tad galu galā kāda ir šī loma, kā mēs to iedomājamies Baltijas valstīs? Tad, kā tika minēts, centrālis, kas pie tā strādā no Baltijas puses, tā ir CERN Baltijas grupa, tā ir 14 Baltijas universitāšu un pētniecības institūciju apvienība. Galvenie mērķi, protams, ir koordinēt darbību tieši CERN tādās fundamentālajās aspektos, fundamentālajā zinātnē, pātrinātāju tehnoloģijās, kopīgi rīkojam konferences, kopīgi rīkojam vasaras skolas, arī doktorantūras un maģistrantūras studentiem. Un kā šis trešais pilārs, tad ir šīs iniciatīvas attīstība. Šeit ir viss šis universitāšu saraksts, kas darbojas, un mēs skatāmies tieši uz šo konkrēto daļiņu terapijas centra iniciatīvu. Tad, protams, visvairāk ir mūsu centrālās Latvijas universitātes. Latvijas universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Stradiņu universitāte visvairāk ir iesaistījušās šajā iniciatīvā līdz šim. Un otrā pusē mums ir CERN sadarbības partneri, tad ir šis pētniecības apvienība grupa, nav vēl gluži nonākusi līdz oficiālam nosaukumam kolaborācija, bet tas būs šogad. NIMS, kas garajā formā Next Time Medical Machines Study, tad principā šis ir projekts, kas ir centrāli virzīts uz to, kā mums no tehnoloģijām, kas tiek izveidotas CERNā, pātrinātai tehnoloģijām, kā mēs to varam pielietot daļiņu terapijas centru izveidē. Pieredze šim projektam balstās uz, tā teikt, mātes projektu PIMS, kas noslēdzās 2000. gadu sākumā, un jau tad tiešām šis PIMS projekts, tas bija kaut kas ļoti izdevies, jo no šī projekta izauga 2 daļiņu terapijas centri Eiropā, Austrijā un Itālijā, un tad principā šobrīd tā centrāla ambīcija nākotnē ir, ka no šī NIMS projekta tiešām var izaugt šis Baltijas daļiņu terapijas centrs, kā arī ir iniciatīva Balkānos mazliet, tā teikt, ambiciozāka un lielāka, bet tik un tā ideja ir tāda. Un kur ir tā loma, ka mēs esam šajā iesaistījušies, tad principā visi partneri, kas šajā projektā ir, viņiem ir brīva pieeja šīm tehnoloģijām, lai tad, tā teikt, viņas apvienot un pārveidot infrastruktūrā. Un arī paši mēs, kā doktorantūras studenti, kas darbojamies, tā esam aktīvi iesaistīti šīs tehnoloģijas pilnveidošanā. Kāpēc šī iniciatīva sākās, tad viena, protams, ir šī klīniskā perspektīva, jo daļiņu terapija tā ir terapijas modalitāte, kas spēj nodrošināt optimālāku ārstēšanas veidu atsevišķiem vēža tipiem, un Eiropas līmenī mēs, diemžēl, esam tajā zonā, kur nav pieeja daļiņu terapijai, un otrs, protams, ir zinātniskās pētniecības perspektīva. Ja mēs skatāmies Baltijas mērogā, mums tiešām nav tādas liela mēroga vienotnes infrastruktūras, kā tas varbūt ir Rietumē Eiropā, un sistēmas, kas tad ir balstītas uz daļiņu pātrinātājiem, tad principā piedāvā ļoti plašu klāstu ar to, ko mēs varam izdarīt pētniecības pusē, par to arī mazliet vēlāk pastāstīšu. Tā, tad es kaut ko mazliet nojaucu, to ir pāršērošu ekrānu, atvainojos. Tā. Tad šī iniciatīva principā nav nemaz tik sena. Diezgan nesen mēs to esam uzsākuši relatīvi un daudz ir jau izdarīts. Tad pirmo reizi idejas par to, ka varētu būt šī virzība daļiņu terapijas tehnoloģiju attīstībai Baltijā, tas bija 2021. gada noslēgums, kad bija pirmās CERN Baltijas grupas diskusijas ar šo pētniecības grupu CERN pusē. 2022. gada februārī tad mēs iesaistījāmies centrālās šīs tehnoloģijas dizaina darba grupā, un tad 2022. gada aprīlī tika izveidota darba grupa, kas tad centrāli strādāja pie šīs iniciatīvas pilnveidošanas, kur priekšsēdētājs bija jau minētais profesors Toms Tonims, un priekšsēdētāja vietniece tad bija
profesoru Diānu Adlienu no Kaunas Tehnoloģiju universitātes, un tad ap pavasari mēs arī sākām strādāt pie konceptuālā dizaina izstrādes. Kad bija, tā teikt, šie apsvērumi, kurā virzienā iet, tad, protams, ir tādi divi galveni aspekti, kas tika izsvērti. Mums ir nepieciešama pēc iespējas modernāka tehnoloģija, mums būtu jaunas iespējas zinātnē, bet vienlaicīgi, protams, mēs arī vēlamies, lai tas ir finansiāli izdevīgi Baltijas reģionam un limitēt iespējamos tā saucamos research and development riskus. Un tad, principā, mēs skatāmies, ir divas iespējas. Mēs varētu komerciāli iegādāties jau pieejamu protonu terapijas sistēmu, vai arī mēs varētu veidot, tā teikt, paši savu jaunu jonu terapijas sistēmas izstrādi, kur mēs varam nodrošināt jaunas ārstniecības pieejas, plašas iespējas zinātnes pētniecībai, iesaistīt savas industrijas, lai mēs šo centru uzbūvētu, un tas būtu arī saistoši gan pētniekiem un pacientiem no visas Eiropas un arī globālā līmenī. 5 dažādas tehnoloģijas tika piedāvātas, un tāda, skatoties uz šiem diviem galvenajiem aspektiem, ko minēju pirms tam, tad vissaistošākā ir Halley sinhrotrona tehnoloģija. Tad tas, principā, ir apļveida daļiņu pātrinātais, kas ir šī centrālā tehnoloģija, ko NIMS grupa ir attīstījusi. Un tad mazliet vēlāk arī pastāstīšu par tām galvenajām iespējām, bet, principā, idejas ir pavērt iespējas izmantot pašas tās jaunākās tehnoloģijas, kas būtu pieejamas daļiņu terapijā globāli. Tas ir tas, kā kopumā izskatītos šis centra ideja. Protams, tas ir tikai šis pirmais uzmetums, bet tad šī sirds Halley sinhrotrons ir tā centrālā tehnoloģija, kas tiek izstrādāta CERN pusē, tad ir šī lineārā pātrinātāja un jonu avotu daļa, kas arī tiek izstrādāta CERN. Un tad, protams, viss, kas ir pārējais apkārt, tas jau ir vairāk tehnoloģiski jāpēta mums pašiem, kā infrastruktūras ieviesējiem, un tad par to es pastāstīšu pašās beigās, kad mēs slēdzamies pie šīs priekšspētes posma uz nākotni. Un tad tas ir, kā šī centrālā tehnoloģija aptuveni izskatās. Nav nekas īpaši liels, it īpaši salīdzinot ar jonu terapijas centriem Eiropā, tad tā tehnoloģija, pie kā mēs strādājam CERNā, ir tiešām, lai mums būtu pieejamāka daļiņu terapija, mazākiem pātrinātājiem, mazākām izmaksām. Kopējais koncepts tad šai idejai ir šis Halley sinhrotrona tehnoloģijas un visu to piedāvāto iespēju integrācija modernā klīniskajā vēža ārstniecības centrā un liela mēroga zinātniskās pētniecības infrastruktūrā. Līdz ar to tad šī ideja centrā balstās uz 3 galvenajām funkcijām, kuras ir visas vienlīdz svarīgas: pētniecības institūcija, klīniskais vēža terapijas centrs, kur mēs nodarbojamies gan ar daļiņu terapiju, gan nukleāro medicīnu, un arī infrastruktūru, kur mēs piesaistītu konkrētus industrijas sektorus, lai mēs šo infrastruktūru uzceltu. Mēs skatāmies uz šo klīnisko funkciju, tad kāpēc daļiņu terapija, tad to mazliet jau ieminējās iepriekšējā prezentācijā, ir šis fenomens Brega pīķis. Tad, ja mēs skatāmies uz staru terapiju kā tādu, tad šī metode mums Latvijā jau ir pieejama, bet to ir šī tradicionālā staru terapija, ko mēs veicam ar rentgenstariem. Rentgenstars savas fizikālās miedarbības dēļ un principā šo maksimumu enerģiju viņi atdod diezgan tuvu virsmē, līdz ar to mums ir jāpievada kūlis no ļoti daudziem leņķiem, lai mēs maksimizētu devu tur, kur mēs vēlamies, audzējā, kas atrodas dziļi pacientā. Ja mēs izmantojam jonus, tad tradicionāli protonus vai oglekļa jonus, un tad hēlija 4 jonus, kas ir tas centrāls, ko mēs gribam šeit centra kontekstā pētīt. Tad šeit ir šis Brega pīķa fenomens, kas tīri elektromagnētiskās miedarbības dēļ mums ir konkrēts dziļums, kurā tiek atdota maksimāla enerģija. Līdz ar to mēs maksimāli pasargājam audus, kas ir apkārt, un lokalizējam šo atdoto dozu tieši tur, kur mēs vēlamies. Līdz ar to mēs fizikāli varam iegūt daudz vēlamāku klīnisko efektu. Un tad šī perspektīva centram sākotnēji ir protonu terapija, tad, kā es minēju, staru terapija kā tāda, tradicionālā staru terapija ar rentgenstariem. Tas ir kaut kas, ko mēs pielietojam jau tagad, arī Latvijā, tad tā mums ir piemērota aptuveni 50% vēža pacientu, un tad šī specifiskā staru terapijas modalitāte daļiņu terapija ir, kad mēs nomainam rentgenstarus pret protoniem vai oglekļa joniem.
Un ko mēs iegūstam, ir šie uzlabojumi fizikālajā dozes sadalījumā, principā, ko jūs ļoti labi redzat šajos attēlos, kur visvairāk jau ir arī iegājusi protonu terapija, tā ir pediatrijā, jo mēs varam maksimāli pasargāt visus apkārt esošos audus. Protonu terapija, protams, viņa klīniski nav vēl tik ienākusi varbūt kā tradicionālā staru terapija, tīri izmaksu limitāciju dēļ, un līdz ar to arī klīniskā šita pieredze nav tik plaša, kā tas ir staru terapijā, bet pietiekami daudz lokalizācijas jau eksistē, kur mums ir skaidrs zināms, ka protonu terapija dos vislabāko šo iespēju. Tad protonu terapija ir šī modalitāte, ko mēs šajā centrā nodrošinātu jau sākotnējā posmā, bet tas ilgtermiņa mērķis ir attīstīt nākotnes staru terapijas modalitāti hēlija jonu terapiju. Tad, principā, šeit mēs pamainam jonu, pājam vienu soli tālāk periodiskajā tabulā no ūdeņraža joniem uz hēlija joniem, un ko mēs iegūstam ir vēl, tā teikt, ciešāku konformālāku dozu sadalījumu, līdz ar to mēs vēl labāk varam pasargāt veselos audus. Šajos attēlos, protams, ja skatās, tad šīs atšķirības vairs nav tik būtiskas kā starp rentgenu un protoniem. Ja mēs skatāmies protonus pret hēliju, bet jau līdz šim pētījumam ir parādījuši, ka tiešām mēs varam iegūt daudz labākus klīniskos iznākumus. Tad tā ir moderna pieeja, kas šobrīd atzimst Vācijā, Heidelbergas jonu terapijas centrā. Klīniskie pētījumi tur tiek uzsākti pagājušajā gadā, šogad ir tādi pirmie, un tad plašāk arī nākotnē. Un principā tā ir tāda, kā tiek teikts, protonu terapijas evolūcija, nākošais posms. Un tad mūsu ambīcija ir šajā centrā tad attīstīt šo terapijas modalitāti tālāk. Un otra perspektīva ir kodolmedicīna. Tad, ja mēs daļiņu terapijā runājam par ļoti augstām enerģijām, tad aptuveni 220 mega elektronvolti, kodolmedicīnas kontekstā šīs enerģijas ir mazākas, zem 10 mega elektronvoltiem, un principā, ja mēs skatāmies, tad pātrināt hēlija jonu tiek izmantot daļiņu terapijā, bet kodolmedicīnā mēs izmantojam vienu no šīm modalitātēm, kas tika pieminēta, arī ir alfa emitējošie kodoli. Tieši šī mērķēta alfa daļiņu terapija, te varbūt es neiešu tik plaši, jo tas jau tika pieminēts, bet tad principā mēs salīdzinām alfa daļiņu terapiju pret ierasto beta mīnus terapiju. Tad mums ir paaugstināta šī lineāra enerģijas pārnes, kas mums spētu nodrošināt augstāku bioloģisku efektu un arī samazinātu atkarību no skābekļa. Šajā kontekstā ir vairāki perspektīvi izotopi, un tīri tā no fizikālās puses viens no saistošākajiem ir astatīns 211. Kāpēc? Jo šis pušu sabrukšanas periods ir diezgan labvēlīgs tieši terapijas nolūkam, ir 100% alfa emisijas uz katru kodolu sabrukšanu, nav toksisku mētas produktu, mums ir arī papildus gamma emisijas, ko mēs varam reģistrēt ar spektru, lai kvantificētu to, kā šī doze tiek piegādāta pacientā. Kur ir izaicinājums, ir principā ražošana, jo centrāli mēs šo astatīnu ražojam ar alfa daļiņām, un tad šeit ir tā centrāla atšķirība, kas ir šī centra kontekstā, tad, kas tika minēts, tad centrāli ierasti mums ir ierasts ražot izotopus ar protonu kūļiem, ja mēs runājam tieši par ciklotrona izmantošanu izotopu ražošanā. Ir šīs eksotiskās pieejas, kad mēs izmantojam alfa vai deuteronus, un tad, principā, ciklotroni vairs nav optimālākais veids, kā pātrināt alfas vai deuteronus, līdz ar to lineārā pātrinātā izmantošana, viņa nodrošina daudz augstāku kūļu strāvu, līdz ar to mēs varam nodrošināt augstāku saražoto izotopu apjomu, kas ir, principā, centrālajā otra puse, pie kā tiek strādāts šajā CERN-NIMS kontekstā. Lineārais pātrinātājs, lai mēs spētu ražot astatīnu 211. Un arī ne tikai, jo arī mēs esam izskatījuši citas kodola reakcijas, kuras būtu, tā teikt, iespējams ar šo alfa ražošanu, tad jau mēģinātie skandija izotopi teranostikai un arī varš 67 teranostikai. Bet šie ir, tā teikt, divi centrālie klīniskie aspekti, kas tiek nodrošināti ar CERN tehnoloģijām. Galvenais ir neaizmirst, kad centrāli šī ideja Advanced Particle Therapy Center for the Baltic States, tā ir zinātniskās pētniecības institūcija ar klīnisko funkcionalitāti pēc vajadzības un pieprasījumu. Ko mēs varam, tā teikt,
sniegt zinātnē, ir, ja mēs ņemam sistēmu, kas ir bāzēta uz daļiņu pātrinātāju, tad ir gan plašs pienesums klīniskajām zinātnēm, preklīniskajiem pētījumiem, klīniskajai radiācijas onkoloģijai, radiobioloģijai un jau minētai nukleārai medicīnai, kā arī papildus dabas un tehniskajām zinātnēm, kas ir medicīnas fizikā, pātrinātai fizikā, tehnoloģijās, daļiņu fizikā, kodolfizikā, materiāla zinātnē, radioķīmijā un daudz kur citur. Un tiešām tad būtu šī iespēja uzsākt plašu zinātniskās pētniecības programmu un stiprināt mūsu Baltijas valstu sadarbību ar CERN. Tad mazliet no tehniskā pie šīs iniciatīvas attīstības, tad diezgan aktīvi ir strādāts un runāts dažādos, tā teikt, līmeņos, gan ar medicīnas kopienām, gan ar politiķiem, gan ar universitātēm, gan tam līdzīgi. Šeit es esmu apkopājis tādus galvenos pieturas punktus. No politiskās puses arī ir jāmin noteikti ļoti izteikts atbalsts no Baltijas asamblejas. Viņi tiešām vienmēr ir ļoti atbalstījuši šo iniciatīvu un vēlējušies palīdzēt šīs iniciatīvas attīstībā. Un tāds diezgan nopietns punkts mums bija maijā 2023. gadā, kad mums bija seminārs CERNā, kas principā centāmies rast atbildi uz to, vai daļiņu terapija tā ir nākotne Baltijas valstīm. Un no šī te punkta tad mums, tā teikt, diezgan daudz, kas arī ir pamainījies tālākajā iniciatīvas attīstībā. Kā minēju, ir daudz diskutēts arī ar medicīnas kopienām. Tur ir arī tiešām ļoti liels paldies kontaktu ziņā jāsaka profesorai Mājai Radziņai, jo tiešām vienmēr esam aicināti šie tehniskie cilvēki stāstīt un runāt to arī par pie gala lietotājiem medicīnas kopienām, gan radioloģijā, gan staroterapijā, gan kodolmedicīnā, kā arī medicīnas fizikas dažādos semināros. Un, ja skatāmies arī 2024. gada tādus galvenos notikumus, tad šos jau pieminētos semināru mēs arī rezultātus galvenos saistībā par mūsu savāktu informāciju par to, vai Baltijas valstu nākotne tiešām ir daļiņu terapija, tad mēs arī izveidojām publikāciju, kas tika publicēta pagājušā gada pavasarī. Pagājušā gada janvārī, oktobrī šī iniciatīva ir prezentēta visaugstākajā tādā CERN līmenī, kas ir CERN Medical Applications Steering Committee. Ir arī bijušas diskusijas ar minēto Heidelbergas jonu terapijas centru kā potenciālu sadarbības partneri un daudz citu notikumu. Bet tas centrālais, kas, kā es teicu, visu pamainīja, ir šis seminārs, daļiņu terapija nākotne Baltijas valstīm. Tad šeit tāda pirmā lielāka informācijas vākšana, kad jau mēs sākām runāt par vēža statistiku Baltijas valstīs, par radioterapijas tehnoloģiju pieeju Baltijas valstīs, kādas ir klīniskās indikācijas minētajai protonu un daļiņu terapijai, par tehnoloģiju, par kodolmedicīnu un arī par to, kas mums būtu nepieciešams no izglītības viedokļa. Un tad visu to apkopojot ir šāda diezgan plaša skaista atskaita par šo semināru, bet tas centrālais, ko mēs seminārā sapratām, ir, lai mēs ietu tālāk ar šo ideju, ir nepieciešama pilna mēroga priekšizpēte, jo projekts ir tiešām liels, plašs, dārgs, multidisciplinārs. Līdz ar to, lai mēs skaidri zinātu, kā turpināt to, tad ir jāveic šī priekšspēta no ļoti daudz dažādiem aspektiem, gan finansēm, klīniskiem aspektiem, tehnoloģijas un visam pāri, protams, arī multidisciplinārās zinātniskās pētniecības perspektīvas. Un tad pēc šī semināra arī sākām darbu pie šīs priekšspētes plāna sagatavošanas. Tad, principā, 2023. gada beigas bija pirmās idejas šai plāna struktūrai. Pavasaris un vasara pagājušajā gadā ir aptuveni šīs pirmās versijas sagatavas finalizēšana, ko pagājušā gada oktobrī tad mēs izskatījām CERN Baltijas grupas līmenī. Un tad, lai šo darbu vēl tālāk uzlabotu un iesaistītu vēl vairāk partnerus, tad no 2024. gada decembra līdz šim brīdim mums ir jauna darba grupa, CERN Baltijas grupas ietvarā, kas pie šī darba turpina. Garš nosaukums šeit darba grupai, tad principā šī centra priekšspētes stratēģijas darba grupa
šādi saīsināta, kur tad centrālais mērķis ir turpināt jau iesākto darbu un pilnveidot un finalizēt šo te priekšizpētes plānu, lai mēs varētu uzsākt priekšizpēti un novērtētu izveidas iespējas šim te modernajām zinātniskās pētniecības un kliniskās daļiņu terapijas centram Baltijas valstīs. Darba grupas sastāvs tad mums ir oficiāli veidots 2024. gada novembrī, kad CERN Baltijas grupas institūcijas, principā, kas bija ar interesi un vēlam iesaistīties šajās aktivitātēs, tad katra oficiāli nominēja 2 pārstāvjus šai te darba grupai. Un tad īsi par šo te lielo nākošo posmu, priekšizpēti šīs te galvenās idejas, tad principā tas mērķis ir, kā es teicu, izpētīt visus galvenos aspektus, lai mēs saprastu, vai tiešām šādu infrastruktūru mēs Baltijas valstīs varam izveidot, skatoties gan no zinātnes, gan no klīnikas, gan tehnoloģijas, gan ekonomikas puses. Un šis te plānotais ilgums varētu būt aptuveni 2 gadi, kamēr mēs veiktu šo te priekšizpēti. Apkopojums, tā teikt, darba plānam, kā tas izskatītos, ir aptuveni šāds. Ir šīs 3 lielie aspekti - klīnika un epidemioloģija, tehnoloģija un tehnoloģijas ieviešana, ekonomika un inovācijas. Katrai tad mēs esam definējuši šos te galvenos uzdevumus, kas būtu jānovērtē, lai mēs spētu saprast, vai šis te centrs tiešām ir uzceļams un izveidojams un arī ilgtermiņā rentabls Baltijas valstīs. Kā arī ir vairāki šie te kopējie transversālie uzdevumi, kur mēs arī izskatītu alternatīvas šai te tehnoloģijai, izskatītu likumdošanas aspektus, risku analīzi, izglītības un apmācību nepieciešamību un citus aspektus. Tas tā ļoti varbūt neiedziļinoties tajā, bet tas ir, tā teikt, pamats šim te plānam priekšizpētēm. Organizatoriski, tad, protams, arī ir plāns to veidot šās te darba grupās, jau minētajiem šiem te galvenajiem uzdevumiem, 3 galvenajos virzienos plus šie te kopēji uzdevumi, kā arī, protams, tad mums ir šī te ieinteresēto pušu konsultatīvā padome, kur mums būtu piesaista no vietējiem un starptautiskajiem organizācijām, kas būtu svarīgi šī te projekta attīstības kontekstā, kas, protams, ir atkal dažādas zinātniskās universitātes, medicīnas speciālistu kopienas un tam līdzīgi, kā arī plānojam mēs piesaistīt zinātnisko konsultantu padomi, kas būtu globāla līmeņa eksperti konkrētajās jomās, kas ir svarīgas šai te iniciatīvai. Un, protams, tajā visā klāt, ja mēs ejam ļoti, ļoti atpakaļ, tad šis te centrālais, protams, ir tas, ka ir CERN tehnoloģija. Visam pamatā līdz ar to plānots ir arī iesaistīt CERN tehniskos ekspertus, lai mums būtu šī komunikācija par tehnoloģijas attīstību. Un ko tad mēs sagaidām, kā galvenos iznākumus ir šī priekšizpētes atskaita, visas šīs priekšizpētes laikā iegūtās informācijas apkopojums ar mērķi, ka šis ir, tā teikt, lēmumu pieņemšanas rīks, vai mēs ejam uz priekšu ar centra būvniecību un kā mēs attīstam šo centra konceptu līdz pilnīgai ieviešanai. Ir arī vairāki papildus šie sagaidāmie iznākumi, varbūt viens, kas ir jāuzceļ, ir arī tāds gala apkopojums kritērijiem, lai mēs izvēlētos centra būvniecības vietu, jo centrā, pie kā mēs esam strādājuši visu šīs iniciatīvas garumā, ir pasmējoties, varbūt nedomāt par to, kur tieši mēs šo te centru celsim, kāpēc, skatoties tieši pēc pieredzes no citiem centriem, kā es minēju, līdzīga iniciatīva pēdējos gados ir arī Balkānos, bet tur tad principā šita problēma ir, ka valstis uzreiz ir sākušas konfliktu par to, kur to varētu veidot, varbūt nedomājot vēl par pašu konceptu. Mēs Baltijas valstīs, tā teikt, domājams, draudzīgāki esam, līdz ar to esam daudz strādājuši pie tā, lai mēs tiešām vairāk ejam uz šo te kopējo vienoto ideju, bet, protams, priekšizpētes galā izstrādāt kritērijus, lai mēs skaidri varam definēt, kura būtu šī te labākā vieta Baltijas valstīs, kur mēs varam šo te centru izbūvēt, kur tad, protams, ir aspekti gan no transporta infrastruktūras, gan no politiskā atbalsta un tam līdzīgi.
Un, protams, visa šī priekšspēta kopumā ar to, ka kā Baltijas valstu pētnieki mēs darbojamies kopā, tad tā, protams, ir sinerģiju stiprināšana gan starp mūsu pētniecības grupām, medicīnas speciālistu biedrībām, vienlaikus stiprinot mūsu sadarbību arī ar CERN. Kur mēs esam šobrīd ar šo priekšspētes plānu sagatavošanu, tad principā šo projektu plānu priekšlikumu kā detalizētu dokumentu mēs esam sagatavojuši. Papildus, tā teikt, lobbyiem un šīs iniciatīvas tālākai prezentācijai, jo, protams, šo priekšspētes posmu ir nepieciešams arī finansējums, tad mēs arī esam sagatavojuši tādu vizuālu materiālu brošūras formā visās 4 valodās. Un centrālais notikums no tāda politiskā atbalsta, kas bija nesen, ir 5. un 6. jūnijas bija Baltijas asamblejas sēde, kur tad šī ideja atkal tika prezentēta, un atkal būtisks atbalsts no Baltijas asamblejas puses, lai mēs tiešām ejam uz priekšu ar šo priekšspētes projekta uzsākšanu. Un rītdien mums ir plānota šī darba grupas sanāksme par turpmāko aktivitāšu koordināciju, tad tas nākošais solis tiešām ir šī finansējuma iegūšana priekšspētes uzsākšanai. Šis vizuālais materiāls, ko es pieminēju, varbūt, ja ir interesi, es noteikti varu pārsūtīt prezentāciju, tas pievienojas saiti, tad principā tas ir kā 7 lapu apkopojums, kur ir viss šī iniciatīvas galvenās idejas un visi priekšspētes projekta galvenie mērķi. Un tad atstāšu šo ideju ar to apkopojumu, ka tiešām šī inovatīvā daļiņu terapijas centra izveida Baltijas valstīs, tas ir kaut kas vienojošs mums, kā visām 3 Baltijas valstīm, tiešām ar milzīgu potenciālu, gan no pētniecības viedokļa, gan arī no vēža pacientu ārstniecības viedokļa. Tas tā no manas puses būs viss, un tiešām liels paldies vēlreiz par uzaicinājumu to visu pastāstīt. Paldies. Liekas, tas ir ļoti svarīgi arī visiem mums zināt, kas notiek, un būt gataviem piedalīties vai vismaz zināt, no kurien šo informāciju mēs varam iegūt, jo skaidrs, ka vismaz man liekas, ka šī radionuklīdu terapijas, staru un jaunā daļiņu terapijas iniciatīva ir ārkārtīgi nozīmīga ne tikai medicīnai, bet kopumā tāds vienojošs un svarīgs elements zinātnes aktivitāšu, nozīmīgu, redzamu projektu īstenošanai Baltijā, Latvijā. Tad, protams, arī ar cerībām, ka tur tas būs kā tāds skurstenis, kas velk mūsu visu kopējo zinātnes ugunskura uz augšu un veicina tā darbība. Jā, Maija, profesor Dambrau ir jau arī roku pacēlus. Paldies! Jā, paldies. Es biju viens no šiem zinātnes ekspertiem, bet tiesa biomedicīnā, kas piedalījās šajā Baltijas pieminētās asamblējas, bet ne visas asamblējas, bet vienas komisijas sēdē un arī dzirdēju visas šīs diskusijas. Katrā gadījumā, lai jums veicas, es, protams, arī teicu, kā zinātniece, ka tas ir svarīgi gan medicīnai, gan biomedicīnai, kaut gan preklīnikai tas ir tiešām ļoti dārgi. Un nacionālā līmenī gadus atpakaļ, vēl tad, kad bija runa par šo PET centru, es parēķināju, cik ir izmaksas vienai žurkai, un es sapratu, ka mēs to ar nacionālo finansējumu nekā nevaram pavilkt. Tas, kas no šīm Baltijas asamblējas pasākuma diskusijām man tādas mīles drusciņi palika, jo faktiski, jā, tas izklausās kā tāds, politiski būtisks atbalsts, bet faktiski jau viņi vaidēja par tieši tiem slaidiem, ko Kristaps rādīja, ka bija atbalsts 22. gadā, 23. gadā, 24., 25. Un tur bija diezgan garas runas par to, ka atkal uzrakstīt šādu vēstuli, jo asamblēja naudas nav. Nauda ir ministrijām, un šai priekšizpētēji, kā es dzirdēju, vajag to apmēram 1 miljonu, un tad viņi jau tur sāka dalīt, ka tas, kurš dabūs to centru savā valstī, ka tas iemaksās vairāk.
Un ka tam centram jābūt Latvijā, tāpēc, ka Latvija ir pa vidu un ir ar Baltikas, kaut gan klips vai kā. Līdz ar to, grūti pateikt, jo, protams, ka ir jābūt ar skatu uz nākotni, un es domāju arī, ka šie lielie centri vienādi vai otrādi veicina to, teiksim, gan sadarbību, gan arī, tādas lietas, kas, man vienmēr ir gribējies, lai Latvija nekopē kaut ko tādu, kas ir, visur kur, un tad beidzot ir arī pie mums, ka tiešām, ja ir tā iespēja, tai, uz tāda kā nevis kāpt pa trepēm, bet dabūt to pātrinājumu ar jebkādām inovācijām, ka tas būtu skaisti. Nerunājot par to iegūmiem medicīnā, jo skaidrs, ka katrs, kura tuviniekam ir tas vēzis, saprot, par ko ir runa. Lai veicas! Jā, paldies par labu novēlējumu. Vai Paldies. kādi jautājumi vēl kolēģiem varētu būt parādījušies? Es šobrīd tā uzreiz neredzu. Es varētu arī mazliet izmantojot to brīdi pievienoties mājas vēlējumiem un arī piebilst, ka es biju klāt Baltijas asamblējā pirms gada, 24. gada martā, un arī tā pati sajūta, ka, jā. Visiem tā kā politiski gribās, bet tāpat laikā, lai arī, kā Kristaps teica, mēs nepaceļam jautājumu par lokalizāciju, bet skaidrs, ka ir šīs jautājums fonā klātesams. Izmaksas ir, lai gan, ja es drīkstu tagad pavaicāt Kristapam, tad aptuveni vērtējot no šī brīža cenās, kuras, protams, var mainīties. Es pareizi esmu sapratis, ka tās kopējās izmaksas šādu centru izveidēji bija par kārtu kaut kādi 40, 50 miljoni, vai es esmu kaut ko maldījies šajā ziņā? Nē, maldies, nesat. Es varbūt pat teiktu mazliet vēl pat vairāk, jo tas, ko mēs aplēsuši esam, bet tas, protams, ir tas viens no galvenajiem uzdevumiem priekšspētē. Jūs, kā minēju, ir šis ekonomiskais aspekts, saprast līdz galam visas izmaksas, ne tikai pātrinātājiem, bet visai infrastruktūrai kopā, plus vēl arī kā tas viss ilgtermiņā izmaksāt. Un tad šis izbūvēšanas izmaksas, kas būtu pātrinātājs plus visa infrastruktūra, tad to mēs pagaidām aptuveni esam lēsuši. Tas varētu būt 100 miljoniem. Bet, kā es teicu, tas ir viens no tādiem centrālajiem aspektiem, kas ir arī priekšspētē pilnīgu faktuālo kvantitatīvo bāzi, lai mums ir skaidrs šīs izmaksas ne tikai uzcelšanai, bet arī ilgtermiņa darbībai. Jā, lai gan, ja tu vēl sadali pa vairākiem gadiem, tas jau varbūt vairs neliekās tik astronomiski un tā tālāk. Un, jā, kā runājot par to centru, ko jūs pieminējat par Medalstronu, kas ir Austrijā pie Vīnes. Tur tas viss posms beidzās arī tā 10 gadu runāšana, kurš tad tur piedalīsies ar ko un kā būs, līdz kamēr austrieši saņēmās un pateica, labi, jūs turpināt runāt, bet mēs uzbūvēsim. Tad tā arī tas beigās tomēr aizgāja. Tā kā varbūt, ka šeit tāds izšķirīgs un, protams, datos balstīts lēmums varētu būt tas, kur kāda no Baltijas valstīm varētu izrauties, un es ļoti cerētu, ka tā varētu būt arī Latvija, nevis Igaunija kā parasti. Bet tur atkal varētu būt arī liela loma akadēmijai, zinātņu akadēmijai, es domāju, kā tādam. Igaunija bija viskritiskākā jūnija sākumā. Igaunija jau no pašākuma, bet viņiem tā kritikai, man liekas, ir dziļi pragmātisks mērķis. Viņi grib dabūt, lai Somi piedalās, un tad viņi kļūst dabiski par centru. Tad uzreiz visā tajā lietā. Bet, tas varbūt tāda, kā viss šīs te, zināmā mērā, bizantiskās aizkulises darbība. Vai Pēters ir roku pacēlis? Pēters Trapencieris, lūdzu. Paldies par prezentācijām. Es neko nezinu par finansēm un kā tās sadabūt, bet mani interesēja tāds aspekts. Jūs runājāt par Balkanu centru, par Helderbergas centru, pieminējāt Itālija, Austrija, visi tas balstās uz CERN.
Vai kaut kas ir salīdzināts arī ar pārējā pasaulē, Āzijā vai Ķīnā vai Amerikā, ASV? Un kādās tās lietas ir, bet varbūt mēs varam būt noderīgi Eiropai ar kaut ko citu, ne tikai ko CERN piedāvā. Jā, paldies par komentāru. Tas varbūt ir paslēpies, tā teikt, tajā mazajā frāzē, kas ir kā viens no uzdevumiem, ka mēs tiešām plānojam arī šīs tā alternatīvas izskatīt. Jo ideja, ka mēs fokusētos tikai uz vienu tehnoloģiju un kā to ievest Baltijā, tas varētu mūs varbūt ievest nepareizajā virzienā. Tā ideja izskatīt alternatīvas tādā globālā mērogā, kas būtu atkal komerciālās sistēmas vai tam līdzīgi, tas, protams, tiek plānots darīt. Tas fokus līdz šim, jā, mēs varbūt vairāk esam skatījušies tādā Eiropas mērogā. Ja mēs skatāmies uz daļiņu terapiju, varbūt ne specifiski protonu terapiju, ja protonu terapija ir plašāk, ja mēs skatāmies tieši uz smago jonu terapiju, tad tur būtu vērts noteikti paskatīties Japānas virzienā, jo īstenībā tur ir visvairāk koncentrēti tieši šie smago jonu terapijas centri. Un tas noteikti arī kaut kas, kur mēs plānojam iekļaut. Jo, kā es teicu, alternatīvas plānojam izskatīt centrāli. Protams, tiek izskatīt šī tehnoloģija, kur mēs esam sadarbībā ar CERNu. Tur arī liela interese no CERN puses, bet potenciāls alternatīvas mēs noteikti izskatām. Paldies. Paldies. Un man vēl viens arī ļoti konkrēts jautājums dāmām. Tur tajā kartē, ko rādīja un ko Maija profesora Radziņa rādīja sākumā un ko arī Elīna pieminēja atsaucoties, ir norādīts, ka Latvijā ciklotrons viens ir. Bet tas jautājums, un Latvijā, protams, ir ļoti, ļoti strauji attīstījusies pēdējo gadu laikā tieši pēc diagnostika. Man liekas, tā jau tagad ir tādā, diezgan tādā nopietnā medicīniskā ikdienas darba kārtībā iekļuvusi. Bet vai šis mūsu 18 megaelektronu ciklotrons, viņš ir gatavs arī atbalstīt ar kaut kādu darbību, ja tur joprojām ir, tā teikt, gatavošanās stadija? Mēs Latvijā varam saražot savu izotopu šobrīd, to pašu fluoru, ja tas ir joprojām mums importa produkts? Tehniski varam, bet esam šobrīd procesā uz tām licencēšanām, un faktiski ir tā, kamēr tikai grib ražot, kur nu vēl pētniecībai, tur vēl nav tik traki. Bet tajā mirklī, kad mēs gribam kaut ko ievadīt cilvēkā, tur pievienojās vēl papildus diezgan daudz licences, kuras, diemžēl, ir jākārto no jauna, un, diemžēl, ir jākārto katram preparātam no jauna. To definē mūsu pašu likumi, un diezgan tāda rigīda sadarbība arī ar Zāļu valsts aģentūru, ja, mums ir jau gadiem. Bet par to tehnisko izpildījumu varbūt Elīna vēl pakomentēs par to, cik mēs esam gatavi to radioķīmiju arī tur pacelt šobrīd. Šobrīd ir tā, ka ar šo SIA nukleo mēs mēģinām sadarboties. Principā, jā, šobrīd jautājums ir nevis tehnisks problēmas, ciklotrons ir kārtībā. Šobrīd ir papīra kārtošana, jo mēs arī kā Latvijas universitāte vēlamies izmantot šo infrastruktūru. Mēs esam pat noslēguši kaut kādu jumtu līgumu šajā jomā tieši priekš radioķīmijas, ja, tad izmantot šīs karstās kameras tur, lai veiktu savus eksperimentus arī sadarbībā ar CERN potenciāli šiem jauniem radionuklīdiem, piemēram, terbiju vai skandiju. Bet šobrīd viss ir tiešām ir apstājies pie dokumentu kārtošanas, lai tehniski viss ir. Ir jautājums par dažādu institūciju pretīmnākšanu iespējams un dokumentu sakārtošanas. Ja. Tas būtu par starošanu tam līdzīgi, un par to medicīnisko pusi, jā, tur Maija noteikti labāk zina. Tur ir kā citas institūcijas, ar kurām jāsaskaņo. Īsts komentārs, pirms jūs sakat vēl, ir tas, ka šobrīd mēs izmantojam pilnā apjomā, arī daļēji laboratorijas telpas tiek izmantotas, jo tiek ievestas
preparāti no citām valstīm, un mums vienalga laboratorija ir vajadzīga pirms tie preparāti tiek ievadīti pacientos. Tā kā vispār jau mēs izmantojam to infrastruktūru tikai nepilnā kapacitāte. Tā tad ir cerības, ka tas tomēr attīstīsies, jo līdz šim tas, kas ir klīnikās, tad tiek, ja kaut kas uz vietas iegūst, tad tas viss ir ar ģeneratoru palīdzību, vai tas tehnēcijas, vai tur, laikam, galīgi jau neizmanto. Šobrīd ir lielākā daļa preparātu tiek ievesti mums radio no tātad Somijas, kur ir nopietnākās ražotnes šobrīd mums pieejamas tuvākās. Protams, nekas nav mainījies, lielās tehnēciju piegādes un īstenībā radioaktīvā joda piegādes, kas nāk no polātoma, piemēram, tas jau nav mainījies. Ka mēs īstenībā ievedam preparātus no dažādiem avotiem šobrīd, un tas ir bijis arī vēl pirms mums bija ciklotrons. Katrā ziņā tas, ka liekas, ka šī infrastruktūra ir dārga, tāpat laikā viņi padara mūs arī vērtīgus, un skatoties uz, ko Maija pieminēja, tāpat Somija, tur relatīvi nelielā pilsētiņā, tālu no visiem centriem Ivaskilē, cik tur, man liekas, bija 3 ciklotroni, vismaz vai 2, noteikti, no kuriem diezgan plašu diapazonu, un tieši šis te daļiņu pētniecības centrs, kas padara šo universitāti par vienu no veiksmīgākajām dažādu Eiropas naudas piesaistē, un tas ir tāds, jā, pozitīvais cikls, kur ieguldījumi rada jaunas un veicina jaunas arī pētījumu virzienus un nozīmīgus arī priekš veselības un saimniecības rezultātus. Pēters vēl vārdu gribu teikt. Pēter, lūdzu. Es gribēju, tā kā mums ir klāt Ilja Popovs, kas šogad pretendēs uz mūsu zinātņu akadēmijas sekretāra statusu, varbūt Iljam ir kāds jautājums vai kāds komentārs sakarā ar mūsu šodienas tēmu. Ilja, vai tev ir kaut kas, ko tu varētu pateikt, komentēt, vai kāds jautājums, kurš tev liekas atrisināts vai neatrisītās, vai kādas grūtības ļoti labi Maija Dambrova izteica tādas šaubas par centra attīstības sakarā ar finansēm. Kā jums ir tas Tenesijā štatā ASV, kā tas ir jums nostādījis? Vai jums ir tāds centrs, kas ir medicīnā apkalpo ASV, vai tur ir vairāk citu centri? Varbūt kāds nelēns komentārs. Paldies, Pēteris. Jā, man sauc Ilja Pauls, pagaidām es esmu vadošais pētnieks Oakridges Nacionālajā laboratorijā. Bet sākot ar 1. augustu es pāriešu Nuclear Energy Engineering Department Tenesijas Universitāte Knoxvillā. Jā, par šo tēmatu, ko tu tikko mums pateici par, teiksim, ORNL, Oakridges Nacionālajā laboratorijā, mums ir kodolreaktors, kas, teiksim, strādā pārsvarā pētniecībā, ļoti smagu elementu ķīmijā un fizikā, bet arī, teiksim, producē un ražo visādus citus izotopus, teiksim, aktīnijas, mums ir pieeja aktīnija 225, teiksim, visādi urāna izotopi un tā tālāk. Pārsvarā tas ir finansēts no enerģijas departamenta, bet
Mums arī diezgan liels medicīnas centrs. Mums ir pagaidām tikai viens ciklotrons, bet, teiksim, Vanderbilt un Memphisā tur ir diezgan liela medicīnas fakultāte, kur strādā ar PET imaging un spektru un visu pārējo. Bet, teiksim, ASV kopumā ir diezgan daudz, kur tiek ražoti visādi izotopi un, teiksim, pārsvarā visās, teiksim, veselības aprūpēs iestādēs dara, teiksim, visās pēt izstrādāšanu un tā tālāk. Bet, teiksim, finansējums nāk gan no štata, gan no federālas government. Un visādas citas struktūras. Bet man liekas, ka Dambrovas profesori teica pareizi, ka finansējums ir pats galvenais un būs nepieciešams, teiksim, piesaistīt ļoti daudz naudas, lai uzceltu šādu centru. Bet man liekas, ka tas toties ir iespējams un būtu ļoti vajadzīgs un nepieciešams. Man liekas, ka Baltijas valstīm tas būtu, teiksim, ļoti veiksmīgs pasākums, ja tas izdosies. Paldies! Paldies par labu vēlējumiem, profesor Radziņ. Gribu arī komentēt par šo saku. Es arī neko nezinu daudz par to, kur dabūt naudu, bet jo vairāk klausos, man tādas idejas dažas ir radušās. Varbūt mēs kaut ko varam darīt lietas labā. Ja mēs gribam attīstīt kaut ko tādu, kas būtu derīgs plašākai publikai, protams, ka bez politiskās atbalsta daļas mēs neiztiksim, bet varbūt tas viens no veidiem ir vai nu pacīnīties par valsts pētījumu programmas tēmu, un tādā gadījumā vismaz šīs priekšizpētes, piemēram, sadaļas, tie 300,000, piemēram, no Latvijas, vai cik tas būtu vajadzīgs, lai realizētu, piemēram, šo priekšizpēti, tā būtu iezīmēta nauda. Un, ja mēs jau zinām, cernā, ja mēs neiemaksājam pietiekam naudas, tad mēs netiekam pietiekam labās pozīcijās. Un tomēr tai naudai drusciņi jābūt. Un, ja gadījumā ir pavisam slikta, varbūt tomēr kaut kā sadarbībā ar tām ministrijām mēs varētu mēģināt iezīmēt un drusciņu inovāciju sadaļā caur universitāšu atbalstu rast iespēju. Tātad tā ir fizika, ķīmija, medicīna, un tehnoloģijas. Tās ir vairākas tēmas, un katrs kopā atnes savu pienesumu. Mēs jau kaut ko esam dabūjuši. Ja? Tā kā es domāju, ka tas ir tāds varbūt sarunu jautājums, un kaut kad iepriekš vienā no tām Baltijas grupām mēs runājam, ka, manuprāt, pirmais solis ir tiešām apsēsties visiem pie galda un arī varbūt savstarpēji arī vienas valsts ietvaros parakstīt to memorandu, ka mēs tiešām esam ar mieru pacīnīties, visi kopā pastrādāt, tā ka mēs visi kopā ejam un sakam lietas un sakam, ka mēs ticam un tas ir tiešām noderīgi. Tad tas balss skan bišķiņ labāk. Dziedam korī, un tad jau mums varbūt sanāk. Tāds mans priekšlikums. Paldies par priekšlikumu. Kordziedāšana mums vienmēr ir aktuāli bijusi un mīļa. Jebkurā gadījumā arī iestājoties Cernā jau bija šāda valsts pētījuma programma par to, kā sagatavoties Cernam. Es domāju, ka tā ir ļoti realizējama ideja, un tā varētu būt arī, teiksim, iniciatīva, ko noteikti var atbalstīt gan šobrīd Cernu Baltika šajā grupā esošās universitātes, gan akadēmija, kā institūcija, kas vieno visas universitātes, arī institūts. Tas, kas īstenībā ir tas institūcija, kas var runāt visu zinātnes vārdā Latvijā. Tas būtu ļoti svarīgs, un to mēs varētu arī šīs sanāksmes noslēgumā arī varbūt klāt esošie. Es domāju, ka tie, kas ir klāt esoši, ir arī atbalstoši šai idejai par to vienoties, un tad, kad mēs rudenī atkal sāksim
runāt par tiem pētījumu programmu uzmetumiem un visu, ko tad to neaizmirst un likt arī galdā kā tādu mūsu priekšlikumu. Paldies profesorai Radziņai, paldies visiem, kas piedalījās. Jā, šī bija šī pirmā pusgada noslēguma sēde mūsu ķīmijas, bioloģijas, medicīnas zinātņu nodaļā. Rudenī, sākot ar septembri, mēs atkal būsim atpakaļ, tad ir mums jāuzklausa 10 pieteikumu autori uz jaunajiem Zinātņu akadēmijas akadēmiķu un korespondētāju locekļu amatiem. Domāju, būs ļoti interesanti šie ziņojumi. Tāpat tās ir paredzētas sanāksmes ārpus Rīgas, Daugavpilī. Iespējams par to, ko mēs varam, kā Zinātņu akadēmija, palīdzēt arī reģionālā attīstībā. Un es ceru, ka mūsu kopīgā darbībā mums tas viss arī tiešām labi izdosies. Un šobrīd tad vēlu veiksmīgu vasaru un visas vasaras svētkus un priekus, lai mums visiem labi izdotās. Paldies un uz redzēšanos! Paldies, vislabāk! Paldies, visu labu! Paldies!